Emīl Agnes bija jābrauc? Nē, tikai. What the fuck? Šito ņējam gaisā. Tā, ātri. Jums vienmēr laikā ir, jums tuņās viesis jau klāt ir. Agni, kur tu esi? Mēs ejam gaisā tiešām pēc 4 minūtēm. Es tūlīt būšu nopietni. Man ir tādi jaunumi vienkārši super atveicinoši. Tādi jaunumi veci. Tuņās. Es būšu. Gaidiet, sāksim. Jā, ok, dai. Katram sava virtuve. Visiem viena virtuve. Lūdzu atvaino, ka jāgaida, bet... Nē, ko, zikā, jūs jau jaunieši. Mēs vēl mācamies. Patās arī viņam vajadzētu būt. Es domāju, ka nebūs to jāzina vēlreiz. Sorry, Džeki. Forši, Agni. Sorry, ka kavēju. Labs vakars. Tā, kaut kas tur skan. Kaut kas grib. Kas tur grib? Pakašojam pa dienu vispār. Svētdien šodien. Svētdienai skaņa normāli. Man ir tādi jaunumi. Okay. Karač, super hits vasarai. Šitas būs C-solus, atspirdzinoši jaunumi. Uzsākām sadarbību no šīs sērijas. Labi. Tāpēc tu kavējies? Biju aizsēsim, jā, visi cēsis. Pirmais sponsors? Pirmais sponsors. Es jūs apsveicu. Lime Zero, bezalkoholisks. Šito var arī pamēģināt un braukt pēc tam. Nebūs ziepes, kā saka. Labs, varam atspundēt. Korķītiem ir ļoti interesanti. Pagad, vispirms Jānis Vanks, 7. epizode. Kārtēja epizode, čau, jā. Netipiski iesākt ar kaut ko garšīgu. Degustāciju. Jā. Šis bija baigais skrējiens, bet noteikumu robežās. Plus 2 no atļautā ātruma. Es domāju, teiksim arī. Tomēr ko gabals, ko braukt. Jā, satiksme bija normāli. Tā. Lime. Tu pagaršoji? Nē. Vēl nē? Nē, mēs tad šitā. Bezalkoholisks, to jau drīkst. Jā. To drīkst. Mēs tieši tā domājam. Tad par jūsu pirmo jauno sponsoru. C-sols, priekā. Laimiņš, jā? Nu, labs. Garšo kā oriģinālais. Šitais vasaras vakarā atdzesēts. Bet tieši tāpēc ir šašliku sezona. Griežās. Paldies, C-sol un vēlreiz Jā, paldies. Maleči, ka uzticējāties mums un mēģināsim nepievilkt turpmāk. Un Jānis Vanks, jā, kā jau minēju, ir šeit. Super, paldies tev, ka atbrauci. Kā jūties? Paldies, ka uzaicinājāt. Piekus. No kurienes brauc? Es tagad? No servisa. Jā, sezona. Sezona tuvojās. Ja paos drēbes, tad viss tā viegli pēc eļas un cigaretēm. Jā, nu kā jau ierasts sākumā mēs pastāstam, kas tu esi mūsuprāt vai citu prāt. Tātad mums ir rakstīts tādas lietas kā autosportists, drošas braukšanas skolas direktors, autosporta komandas vadītājs, F1 podcasts, gada auto žūrijas dalībnieks un Latvijas Autosporta federācijas direktora amata pretendents, starp citu. Jā, jauns tituls. Nē, bet izlaidāt vēl vienu, ja mēs runājam par gada auto, tad ir arī gada motocikls. Lūdzu. Gada motocikls. Yes. Šito es aizmirsu, jā. Yes. Pareizi. Tas, man liekas, tu pat biji pirmais tur nevis gada auto, jā? Jā, nē, īstenībā vēsturiski bija tā, ka kaut kāda 10 gadu pauze bija, es biju gada auto žūrijā kaut kad, tad bija liela pauze, un pa to laiku es biju gada motociklā, un tagad es atkal esmu atgriezies, jā, gada auto, un tad esmu abos divos, jā. Okay. Kas ir foršākais mocīts uz sitienu? Zini, kas ir interesanti? Es sanāk tā, ka kad tu esi žūrijā, tad tu izbrauc ar vidēji gadā kaut kur 24 līdz 30 motociklu jauniem. Un, lai cik tas dīvaini nebūtu, tad vienu no pretendentiem es esmu sev iegādājies, kas nozīmē, ka tas ir laikam tāds rādītājs, ka ja tu esi gatavs nobalsot savu naudu, tad visdrīzākais, ka tas ir tā kā tavs favorīts. Kas ir absolūti nepraktisks, absolūti nekam nosacīt tā objektīvi nederīgs motocikls. Bet man viņš tā iekrita sirdī pirmajā reizē, bet pagāja kaut kādi 4 gadi. Un tad es tikai viņu nopirku, kas ir interesanti. Bet, jā, tas Triumphs Bobber. Okay. Vienvietīgs motocikls. Manai sievai ir tiesības arī vadīt motociklu, tāpēc man nevajag vizināt nevienu līdzi. Un man nepatīk arī vizināt nevienu līdzi, un tāpēc man ir vienvietīgs motocikls. Viņš nepārbūvējās uz divvietīgu. Nevar pārtaisīt tur uz sēdekli. Potenciāli varbūt var, jā. Bet Triumphs Bobber ierakstīt. Jā, ierakstīt
Triumph Bobber. Un pa lielam tur man gan ir special editions kaut kāds, bet teorētiski tas tikai krāsmaini, bet vairāk neko. Tie visi ķūnētie, bet jā, apmēram doma ir skaidra, jā? Jā. Bobbers ir stils paveids, vai ne? Tas ir, jā, tie ir dažādi stili, tas arī Bobber arī ir stils, jā. Un šis ir Triumphs, jā, 1,2 litri. Un tāds diezgan fans un skan forši. Man, es nezinu, man patīk, kā uz viņu sēžu. Man patīk, kā es uz viņu jūtos. Nevar aizbraukt tālus gabalus. Viņam ir pietiekami cieta piekara un tādas visādas pārējās lietas kaut kāds, jo Bobberam, pa lielam Bobber stils jau ir tāds, ka tev ir aizmugurē amortiņu vispār nav. No šeit tas amortiņš, paldies Dievam, ir. Es neesmu tik jauns, lai brauktu bez amīša, jā, bet jā, ļoti līdzīgs. Jā, man, ļoti līdzīgs tas arī ir tas, kas ir. Man visu mūžu gribējās žileti sev. Es izbraucu ar žileti, man negribās. Jā, skaidrs. Zini kā, ja instruments ir paredzēts kaut kādai konkrētai lietai, tad tur viņš ir labs. Jo tas, ka pilsētā tu brauc uz tiem 60, ja, un tu nevari saprast, šitā tev ir nērti, un tad pielieties muļķīgi tajā ātrumā, tā kā, lai būtu ērti, jā. Tā kā, mocīši tā ir baigā štēle arī. Par mocīšiem mašīnām daudz un dikti droši vien sanāks parunāt, bet, kā es sākumā minēju, pasaki varbūt tavuprāt, kas tu esi. Situācijas izdzird Jānis Vangs, ar ko varētu. Kas būtu pirmais, kas iešaujās viņiem? Tu zini, kā manā dzīvē šobrīd, es teiktu, ka pilnīgi noteikti. Pirmkārt, es esmu vīrs un tētis. Viennozīmīgi. Tāpēc, ka nekas nevar būt svarīgāks par ģimeni. Tāpēc vīrs un tētis tā ir mana numur 1 profesija. Es mēģinu to pilnā sparā arī izmantot un apmeklēt visas nodarbības. Bet, tā kā vīrs un tētis viennozīmīgi pirmām kārtām, otrām kārtām es gribētu teikt, ka, laikam, tā man profesija, kas ir man profesionālā, kas ir tieši ar drošu braukšanu saistīta, tad tas, jā, man tur daudz visādi vērtē par satiksmes ekspertu, vēl kaut ko, zini kā, ir tāds basketbolists Čārls Bārklīs. Un es esmu bērnībā ļoti daudz spēlējis. Visu jaunību nospēlējis basketbols, mīlu basketbolu, vienkārši nenormāli. Viņam bija tāds, viņš arī raidījumā, tā kā piedalās, ja tāds Inside the NBA, tur tāds raidījums, un vienmēr viņus arī tā kā studijā sauc par ekspertiem. Viņam ir tāds baigais teiciens, viņš saka, only God is an expert. Un man patīk tas teiciens, tāpēc, ka, mūs jau piedēvēt visādas tur bļams, bet, kas mēs īstenībā esam, lai katrs spriež pats. Fāters, vīrs. Jā, tas ir labi, jā. Un tad attiecīgi, tas, un, protams, autosports. Es esmu nodarbojies ar basketbolu daudz vairāk gadu savā dzīvē nekā ar autosportu, bet neviens, teiksim tā, tad, kad es pabeidzu VF basketbolu skolu, es esmu pietiekami vecs jau, un sanāk, ka, būs basketbols manā dzīvē ir, kādus 35 gadus, 40, nezinu, daudz. Cik tev ir gadi? Oh my God. Jārēķina. 46 apaļi. Aha. Un basketbols 40 gadus. Vismaz 30 kaut kādas 8. Mums visi pēdējie viesi ir 40 plus vecumā. Mēs gaidīsim vienā spēlē arī tā. Un tās ir pāršķiriet citu laustu. Pēc kad jaunāk. Mums vajadzēs kaut ko padomāt. Bet, forši. Es domāju, kā Iza, tu ieminējies par basketbolu, tu attiecīgi mēs varam rēķināt kaut kādiem 6 gadu vecuma jau. Nē. 10 gadu vecuma. Īstenībā tas, es teiksim tā, es esmu tāds drusciņ dīvains cilvēks, tāpēc, ka man ir tik daudz tādu lietu, ko es esmu tā kā diezgan, nosacīt nopietni nodarbojies. Ja mēs ejam tā cauri, pavisam ātri tai manai dzīvei, tad īstenībā teorētiski, ja jūs zināt, kas ir mani radinieki, tad jūs saprast, ka visdrīzākais man bija jābūt mūziķim. Par mūziku es esmu kaut kur dzirdējis no tevis, ka tu esi gājis mūzikas skolā Mediņā. Jā, es esmu pabeidzis Jāzep Mediņu mūzikas skolu kā violnieks. Jā, pareizi. Pareizi sakot, pēdējais gads bija kā altists, nevis kā violnieks, tāpēc, ka man kaut kā jau tajā laikā patika optimizēt lietas, un tā kā mums atvērās alta klase, un bija pēdējā, zini kā, sanāk tā, ka tas ir 9. klases, 8. klases skolā ir, laikam, tur beigas mūzikas skolē, pamatskolē. Un man iešāvās prātā doma tāda, ja es pārēju uz alta klasi,
tad man nav tā kā pēdējās klases viela violē, bet man ir pirmās klases viela altā. Tas, jūs sapratāt, tomēr man. Īsāk sakot, man bija tā rotācija uz altu pēdējā gadā, lai vienkārši varētu vieglāk pabeigt, jo tas bija tas brīdis, kad tu esi pavisam maziņš, tad tev tā kā tas viss patīk, visi baigi labi, un tad sākās tā kā tīņi gadi. Jā, gribas iziet ārā. Cits intereses un kaut kas tur, zin kā, šitais viss. Un tā kā man ir tur jāčīgā viola un čaļi spēlē basīt ārā, tad tā ir tā nevisai tāda forša tā lieta. Man mamma ir mūzikas skolotāja, tur skaidrs, ka tur vajadzēja, baigi man nespieda, man tādā ziņā vecāki ir superīgi, viņi nekad nav neko baigi man spieduši, bet, jā, dzīve mainās, zin kā, vecums mainās un viss, un tad vajadzēja vismaz tā, lai pa vieglo, un tad es pārgāju uz to altu, Tie, kas mūziku zina, tad altam ir tā problēma, ka viņš pēc nošas laiks nespēlē, viņš pēc altas laiks spēlē. Tas nozīmē, ka visas notas īstenībā izskatās tāpat, bet viņas ir visas zemāk nekā ir ierasts, kur to es darīju. Es nezinu, cik gadus jau. Bija jau ko iespringt bišķiņ, bet tur es pabeidzu diezgan labi. Bet tas arī bija viss. Un tad man tā sanāca, ka paralēli sākās jau basketbols. Tas ir 7. 8. klase īstenībā diezgan vēlu. Un, 14 gadi no sērijas. Jā. Mazāk viņš. Kaut kas bet doma tāda, jā. Un tad man ir vēl kaut kur mājās maiciņi no 96. gada streetbolu. Jā. Man fāterim arī, man liekas, es ar šito atceros vēl no tiem laikiem. Jā. Vefā tu teici, tu spēlēji, jā? Es biju Vefā, jā. Zini kā, tad, kad tu esi sācis salīdzinoši vēlu pret citiem, jā, tad, protams, tur bija Armands Simpsons spēlēja pirmajā komandā un es spēlēju 4. komandā. Normāli. Tāpēc, ka es sācis vēlāk. Es iepalicējos. Bet es gāju sistemātiski, man tas patika, un mēs tur skolā turnīru spēlējām, un tur tajā Rīgas domas kaut kādā kausā tur spēlējām, un ko mēs tur nedarījām. Un tas kaut kā automātiski pārauga tajā, ka mēs turpinājām, tā kā amatieru, tā kā dubult amatieru līgas, tur kaut kāda, tur viss šitās te. Man gan bija kaut kāda piedāvājuma pat no tā kā augstākām līgām, bet tas bija tas laiks, kad tu nevarēji īsti apvienot to ar darbu. Ar mācībām, darbu, vienalga, kas tas būtu. Jo tev ir, nezinu, spēle Madonā 2 otrdienā. Viss. Un tev maksā, piemēram, tajā laikā tas bija kaut kur 40 lati mēnesī. Nebūs. Kā, tas arī tāpēc arī mūzika netika turpināta. Man bija kaut kā vienmēr tas tāds, ka tas ir forši, bet vai es ar to varu izdzīvot? Un tajā laikā ne mūzika nepelnīja naudu, ne basketbols tajā laikā vietējais nepelnīja naudu. Tas nebija vēl tas. Un tad kaut kā tas vienkārši palika tādā mīlestības līmenī, kad bija amatieru līgas kaut kāds, un es tur nospēlēju diezgan ilgi, bet kamēr iedzīvojos traumās, kas neļāva vienkārši tā nopietnāk turpināt. Tad līdz kaut kādiem 30 gadu vecumam es vēl tā kā spēlēju līgā, tur vēl bišķi vēlāk. Un tālāk tagad tas ir vienkārši tā, ka mēs īrējam zāle, čaļiem maucam. Katru nedēļu. Jā, maucam un patīk. Ir jābūt formā. Un kas ir basketbolam kolosāli, tas, ka basketbola sezona aktīvā ir ziemā. Bet šoseis sezonas ir vasarā. Un man ir kolosāli. Jā, tā kā viņš nepārklājās. Tā kā viens beidzās, nākamais sākās. Tad sākās tas sports. Jā, tad bija tas sports. Kad parādījās autosports un mašīnas? Sāksim ar to, ka autosporta fans es esmu jau no pavisam mazas bērnības, tāpēc, ka man vecāki dzīvoja, un arī es attiecīgi dzīvojām Mežciemā. Tieši pāri ielai Ezenšteina ielai, tieši pāri tur, kur kartiņhala ir, tieši pāri tā Ezenšteina iela 51 māja, tā bija tā, kur mēs dzīvojam. Un skaidrs, ka mēs gājām uz mačiem. Tur tajā laikā Padomju Savienības mači, un tur Dzintara Volga 86, Dzintara Volga 89. Kā, tur griezās uz urā viss. Tas bija tā kā pasaules čempionāts. Tur bija baigi, tur bija krūta. Es atceros, ka kad sākās jau tā kā tie juku laiki kaut kā tur sākās, tad bija tā, ka brauca importa čaļi kaut kā, tur Zviedris, Somi, vēl kaut ko, un tam mēs ar čaļiem Slēgtais parks, jūs jau biķernieki zinat, kur, īsāk sakot, Slēgtais parks bija tajā stāvvietā, kas tagad tur ir stāvvieta, kas ir zem Elkoņa tribīniem, Ozola tribīniem sanāk tā. Tur vēl ir tās vecās garāžas. Un mēs, tur, protams, netikām kā sīkie, tad mēs pa tiem mājām tur, un tad kāds atnāk un kaut kā tev tur cigarešu paciņas to uzlīmīt kaut kādu. Es nesaukšu vienkārši brandus, tas nav tagad populāri, bet vienkārši iedot tev kaut kādu nakļeiku, kaut kādu tādu šitādu. Oh my God. Un tā mēs bijām tādā fanā tajā visā tajā, tie, kas tur dzīvoja, tad pagalms tur, kas tur pagalmiem.
Tā mums bija tāds aizmugurs pagalms, tāds aiz tām 9 stāvenēm, tur tāds ar tādām betonu plāksnēm salikts tāds, kas bija tā kā parciņš, tur, tur visā tur celiņi, kur un mēs taču tur uztaisījām trasi. Jā. Pie tam mums bija mākslinieks viens Toms, kurš kolosāli zīmēja tajā laikā, un viņš tā kā salika visu tur pitstopu iebraukšanas, un tur, trasa vienkārši bija sakrāsota ar starta līniju, ar finišiem, ar tur, visu ar uzlīm, tā kā ar brandiem visādiem tur sazīmēts. Un mēs tur reāli ķūnējām veļuks. Man, piemēram, Fatars arī bija tur, mēs bijām sataisījuši, man bija tāds, kādreiz bija tāds veļuks, kas saucas Škoļņiks tāds, bija tāds. Viņam bija viena problēma, viņam aizmugurē runa bija tāda, ka viņi kaut kas tur izdila, un tad tev bija brīvs, tev uz tukšo gāja. Bija tāds ar Ļonaks nākamais, kas bija, bet tas bija smagāks, un tas tā kā, jo tas Škoļņiks, viņš bija tā kā BMX. Tas salokā. Nē. Viņš tā kā BMX-iņa izmēra, tāds vidēji izmēra, tāds jauniešu, tāds velosipēds, bet viņš viegls. Ar Ļonaks jau bija tā kā lielāks, bet tam ar rumbu atkal strādāja. Tam to rumbu ņēma ārā, lika iekšā Škoļņikam, bet viņi bija resnāki, un tad vajadzēja tos spieķus tā bišķi tā kā ieliek, tā kā lai viņi īsāk paliek, un tad tur vajadzēja balansēt un šito, un tad mēs ņēmām visu nost, atvieglinājām, jau tehnika, ja? Ka visi jau tur, tā mēs maucām tur, un tā, ka maucām tā, ka gadrīz celi likām pie zemes, un tur lecām un ņēmāmies un darījāmies, un tad tas mākslinieks, viņš jau taisīja tāds no papīra pats zīmēja un no papīra griez un taisīja tāds mašīnu modelīšus. Mēs bijām tādā fanā, un tās bija balvas. Jā. Un mēs visi maucām par viņām. Un mums tā gribējās tos modelīšus, viņam tik labi sanāca. Cik es atceros no tā visa. Un tā tas sports, tas bija sākumā. Pēc tam mans krustāvs bija kartiņu hallē tur amatā, man liekas, es nezinu, kaut ko. Un viņš man katru reizi tā kā uz dzimšanas dienu dāvināja dāvankarti. Tā bija tikko, pirmā īra, jo tā kartiņa hala jau vēl nebija pat uzbūvēta, bija Speedway stadionā pa vidu, bija asfaltas pleķis, un tur bija riepas salikts, un tur arī īras kartiņa jau tur sākās. Un tad viņš man uzdāvināja tur kaut kādas dažas stundas vai vairākas stundas, ka katru reizi, ka viņš dāvināja, un tā es gāju tur un braucu. Tāpēc, ka tās naudas jau nebija, es nāku no vienkārši ģimenes, un nebija tāda lieka līdzekļa, tur vajag ar autosportu nodarboties vai kontaktu tāda nebija. Un tad laid ar tiem kartingiem, tad laikam tur ielika kaut kāds pamatus, un tad sākās tie klubu ēra. Tur bija, man pirmā mašīna bija BMW, un es biju klubu tā kā autoklubu. Autoklubu, jā, un man bija BMW, un tad vajadzēja kaut kādām klubām būt. Kas par BMW tev bija? Man pirmā mašīna bija E30, 323. Tas jau prēmijums. Kupējā zelta krāsā. Prēmijums. $800, kā tagad atceros. Kāpēc tas bija? Man liekas, šobrīd tas ir vispār velti. Iedomājies, un tas ir pirms facelift, ka 323, bet ar tiem 150 zirdziņiem jau, tur tā kā viss bija labi. Un tad sākās kluba ēra, un tad bija tur BMW Fight Clubs un bija BMW Speed Clubs. Un tā kā es biju tajā Speed Clubā, jo mums tā kā gribējās vairāk pabraukt tā kā pa trasi. Tur tad bija interesanti laiki, kas beigās viss saplūda vienā kaut kādā foršā tādā lietā, kas beigās izveidojas par pirmo oficiālo BMW klubu Latvijā. Lūk, tā kā, un mēs organizējām, mēs braucam uz rullīti, mēs bijām faktiski gandrīz viena no pirmajiem, kas tādiem klubiem, kas reāli gribēja braukt pa trasi. Varbūt jau bija vēl kādi, bet es tajā brīdī, tajā burbulī domāju, ka tas man liekas, lai varētu sakomunicēt. Arī tas, jā. Un, jā tur, Cik gadi tev bija tad ap to laiku? Sanāk 20. Tieši, jā, pirmās mašīnas laiks visiem kārtībā. Jā, pirmā mašīna man sanāca, ka, jā, laikam 19 man bija vai 20, jā, kad man tas BMW atnāca. Un mēs tur braucām. Braucām pa tiem rullīšiem. Protams, nav nekādas vispār nekā jau nav. Tu vienkārši gribi pagāst. Tev nav nesaprats vispār, kas ir riepa. Tu zini, kā ielikt ātrumā un atlaist sajūgu. Tas ir viss. Tad tajā pirmajā reizē es tur kaut kā pārāk tajos lēnajos līkumos laikam pirmajā ātrumā gāzi iekšā vēl kaut ko, man izlec vienkārši no paduškām motors ārā un iebrauc radiatorā un tur viss arī beidzās. Un, īsāk sakot, normāli mēs pieredzi arī. Jā, bet redz, kas ir forši, ka jau tajā laikā mēs to kustību iesākām par tām trasēm, ka tu vari reāli aizbraukt pagāzēt. Tur jau bija, tur jau nāca čaļi, tur Jānis Kārkliņš, kas Nacionālā klasē pēc tam gāza. Tur taču Gvido Elksnis gāza, viņiem tur visiem arī baigā tehnika tur bija. Tur veseli čubiet džekiem, kas tur tā nopietni, kuriem jau bija biznesa kaut kāda vai kaut kas, viņiem tur bija labi.
Tā kā tur bija ko pamācīties, un tad arī tajā rullītī patiesībā Gvido Elks bija viens no pirmajiem, kas tā kā to driftu tur tā kā sāka. Bišķiņ jau pamēģināja, ja? Nu kā bišķiņ, viņš tur normāli frēzēja, viņam tie E36 kaut kāds bija tur tāds sudraba krāsā, ka es tagad atceros tādu, un viņš tur to visu to rullītu. Video, vai tas nav tas pats BMW, kas bija tajā slavenajā trīnieku video? Jā, tas video bija leģendārs, jā. Tas ir tieši tas pats BMW. Nu jā, īsāk sakot, kaut kā ar to sākās, un tad kaut kā sanāca, ka man tur mainījās tās mašīnas, un visas te pirmās mašīnas viss bija BMW. Un tam man bija tāds 540. E39 ar mehānisko sešnieci. Un es biju aizbraucis ar viņu uz trīniekiem. Bija gonka kaut kāda. Man tur kaut kāds riepas bija virsū. Nu, tagad es pat neatceros. Aizmugurē Pirellis, priekšā Toyo kaut kāds. Yeah. Bet, bija kaut kāds daudz maz normāls. Bet, viņš kā dīvāns. Bet man kaut kā sanāca, ka tur džeki ar MKM gāzi un visu kaut ko. Un man sanāca tur kaut kādā vai nu trīniekā vai četrniekā ar to iebraukt. Un es tā domāju, laikam sanāk. Zini kā, kaut kas ir tajā visā. Kaut kas, jā. Un tad es sāku domāt, bet ko varētu, nav jau tās naudas. Bet tad es strādāju tādā vienā darbiņā, kur man bija klients. Un tas klients izrādījās, ka bija viens no tajā brīdī viena no lielākām autosporta komandām, kas bija Arčers Binders, tur AMB, kas ir Dins Bergens Berģis, kas ir, kur brauca Jurševskis, kur Hugo Jurševskis bija treneris un tā, un tur Krūzmans ir braucis. Nacionālās klases visi zināmie džeki arī droši vien. Tur Horeliks, tur īsāk sakot, nē, tie bija vēl tā bija vecā skola, kas ir golfkaus. Jā. Jā, bet pirms tam, kas pēc tam pārtapa, tad viņi tur gāz ar opeļiem, tur tā tālāk. Tad es viņam čīkstēju. Saku, gribu braukt, nav naudas, nav naudas. Tad beigās mēs atradām to risinājumu, mēs tur vajadzēja sponsorship piesaistīt kaut kādu, un tad tā bija pirmā pieredze arī ar sponsorshipiem vispārējā, un tā lieta aizgāja. Un te mēs arī esam. Tas pats Opels, ko Dins man bija uzbūvējis, tagad ir tas mans Opels, ar kur es arī visu. Tas pats, jā. Tas ir tieši tas pats, jā. Tad tajā laikā tam Opelim bija tikai 5 gadi, bet tagad jau ir vairāk. Apsties, jā, tas bija arī viens no jautājumiem. Tur pirmais taps, kur Jānis Vanks, es atradu Go for Speed, starp citu, sasniegumu saraksts tāds parādās. Tur ir jau no 2010. Gada. Tas ir 2006. Man liekas, bija pirmā sezona. Bet, bet tur jau ir. Go for Speed datē tikai no 10. gada. Kaudze datiem, jā, tur ir čempions Baltijas un neskaitāms reizes. Bet tas bija galvenokārt nacionālo klasi, vai ne? Jā, nacionālā klase, kas pēc tam pārtapa par Kumho Challenge un Hankook Trophy, un kas tik viņš tur nesaucās kaut kādā veidā. Bet tas ir pa lielam 2-3 mašīnas, jā, tāds nosacīts standarta izpildījumā. Bet tu minēji par sponsoriem, bija Arčers Binders. Mēs ar Agni runājām, ka tagad no seniem laikiem jau ir Rexona. Jā, no 15. gada. Un Vivas saldājums. Jā, tie bija. Kā tur gāja? Tas bija grandiozi, jo tas bija tāds, tur visu cepuru tikai brāļu dārziņā. Brālis no pirmās dienas man ir līdzi sportā. Menedžeris tavs. Un viņš ir, ja kāds cilvēks vispār kaut ko dzīvē var izdarīt, tad tas ir mans brālis. Insvangs, pareizi. Insvangs, tieši tā. Jā, čau, brālīt. Tas ir kaut kas fenomenāls, ko viņš spēja izpildīt, un tad tā arī bija, jo mēs jau bijām braukuši kaut kādu laiku, un tad viņš vienā dienā zvanīja, viņš saka, viss, ņem telefonu, tev jāzvan tur, būs. Un tad mēs noslēdzām to pirmo lielo līgumu ar Rexonu, un super, tas ir Unilever, tā kā multibrands, un tāpēc tur ir, tā kā vairāk tie. Tas bija skaisti, jo tad es varēju vismaz beidzot atvēzēties, nevis tur, kā, kaut kur saslaucīt kaut kādas detaļas, bet es varēju normāli nostaisīt mašīnu un tur visu pārkrāsot, forši uztaisīt, tur visas tās lietas. Un tā mēs pašāvām vaļā, un tad arī nāca jau tāpat, bet tas čempionu tituls jau atnāca tikai 2. gadā ar Rexonu. 16. gadā bija tas pirmais čempionu tituls. Dubult, tur 2 ieskaits bija Latvijas un Baltijas, bet jā, tas bija grandios, jo mums taču bija, es nezinu, kaut kur vēl noteikti klīst bildes, bet mūsu Opel centrā bija prezentācija. Tas bija ar gridmeitenēm. Ar gridmeitenēm, ar pāru, ar kaut kādiem uguņu šoviem un ar izklaidēm un ar apgriežamajiem šitiem kaut kādiem. Un tur, Mēs tur Jānis Vanks Opel ierakstīt. Es domāju, ka var rakstīt Opel atradīs vai auto prezentāciju. Šitā pamēģinam. Jā, tas bija 15. gadā un tas bija 15. gadā un attēls augšā uzliec. Tas bija reku ir meitenes, reku melnais Opels, viss kas ir melnais, jā, tas ir.
Un tur tā visa galerija tādiem. Jā, un te rekur ir, rekur mums visi sponsori un visi, tur, Tas ir Opel centrā. Tas ir Opel centrā Skansas ielā, jā. Autoblitz. Jep, tajā laikā Autoblitz, es nezinu, vai tagad, gan jau, ka varbūt arī tagad, Un viņi tagad nopirka Basadoni, kas ir pie Džapa. Jā? Jā. Ok. Nu jā, tā kā tur tiešām. Un kas ir forši, ka daļa no šiem te sponsoriem, kas ir Valvolines, kas ir ar Stoker, gan Rexon, gan Superviva, tas ir tie vēl joprojām ar mums ir. Tas ir forši. Tas ir fantastiski. Vienkārši tā lojalitāte ir abrīnojama. Vienkārši to es cienu ļoti, ļoti dziļi. Arī jautājums viens, kas tāds no mūsu puses tieši ir, cik grūti vispār ir piesaistīt sponsorship un autosportam. Ja? Intam jāzvan būs to. Labi. Šādi masterclass pasniegt. Tu esi redzējis, tu esi bijis klāt, cik tas ir grūti un sarežģīti šobrīd to darīt un dabūt tos sponsors, kas reāli grib iedot īstu naudu, nevis vienkārši uzlīmē, un tas tev tur, nezinu, kaut ko tur. Tu pareizi pieminēji par to, ka ir jau dažādi tie sadarbības veidi, tu var barterīti uztaisīt un visu kaut kādas lietas darīt, un arī to dzīvo naudu vienmēr dabūt visgrūtāk. Bet, zini kā, es negribu nevienu iedzīt kaut kādos kompleksos vai stresos, bet viegli nav. Noteikti viegli nav. Tas, kas ir jāsaprot, ir tas, ka ļoti daudz, kas ir uz personību, teikam, uz paziņām, kontaktiem, bet nav neiespējami. Mēs to pierādām jau kuro gadu, ka, ja grib pastrādāt, tad var pastrādāt un var dabūt. Tas, kas ir ļoti svarīgi, un to es ieteiktu visiem tiem, kas jauniem, kas mēģina kaut ko darīt, ja ir, labi, pirmais ir, kā vispār to dabūt, bet ļoti kas svarīgs, vēl tas continuation saucamais, ir tas, ka, ja tu to sponsoru esi dabūjis, iedod viņam pretī vairāk, nekā viņš gaida. Okay. Iedod viņam pretī vairāk. Ko tas nozīmē? Tas nenozīmē, ka tev vajag tur lielāku uzlīmu uzlikt. Naudu lielāku atpakaļ aizsūtīt. Ak, Dievs, ir cilvēks bijis sistēmā iekšā. Tev ir jāsaprot, ka tas sponsors, ja viņš ir gatavs tev sponsorēt, ka tev vajag viņa vietā visu izdarīt. Tev vajag proaktīvi nākt un teikt, klausies, man tagad būs tur, klausies, man tagad ir šitais. Viņiem pašiem nav laika domāt par to, ko tev tur vajag, ko tev tur nevajag. Tev pašam ir jānāk un jāsaka, klausies, man ir šitāda ideja, klausies, man ir tāda ideja. Varbūt izdaram šito, varbūt kaut kas viņiem nederēs, varbūt kaut kas derēs. Un tas atkal ir tas, kas var palīdzēt noturēt šīs attiecības. Tev ir jāciena tas, tev ir jāsaprot. Un kas ir vēl? Es izstāstīšu vienu lietu. 2 labi sponsoru dīli ir atnākuši tikai tāpēc, ka cilvēks mani uzrunāja, pateica, ka es gribētu tevi atbalstīt, man nav naudas, bet es tev kaut ko varu iedot, bet tu nekad nezini. Un ja cilvēks ar tādu pozitīvu vilkmi tavā virzienā viņš nāk, grib dot, bet pat tev ir jāņem pat, ja tev tas nav vajadzīgs. Tāpēc tev ir Rexonas dezīšs tagad daudz. No Nē, tur bija klasiskais, tas ir vispār kaut kāds mega stāsts par to līgumu, bet tas ir, jo tu nekad nevar zināt, piemēram, arī to pašu Valvolēnu. Man vajadzēja eļu. Pirmā mūsu sadarbība, kad es uzliku uzlīmi, bija tikai tāpēc, ka viņam iedomā atlaidi. Ja? Sākās ar atlaidi, bet es tā kā atstrādāju, iedodu vairāk, nākamā reize viņi jau iedod to vēl jau, tā kā atbalstā, barterītī kaut kādā visur. Bet to ir lai iekšā eļu? Jā. Ir visādi žuļiki. Ir visādi žuļiki, kas pārlaid tajā uzlīmē. Zini kā, te atkal ir jāsaprot, autosports ir specifisks. Ja tev var būt ļoti specifisks zinējs un tur viss kaut kā var būt, tas viss ir normāli. Bet viņam arī kā sponsoram ir jāapzinās tas, ka, man ir reklāma, bet es saprotu, ka tu nelies iekšā. Jā, bet ja tu skatīties, tu neredz, viss ir labi. Reklāma strādā. Jā, reklāma strādā. Un ir jārūpēs par tām attiecībām, viņas ir jākultivē. Tas ir normāli. Tu nedrīkst būt iedomīgs. Fakts. Nekādā gadījumā. Ja tev ir kāds iedevis naudu, tas nenozīmē, ka tā paldies, čau, jā? Nē, tu otrais nekad nedabūsi. Man patīk tās sponsoru vizināšanas, kas notiek šosei sezonas beigās, un tu redzi tajā rudens dienā, tu redzi visus tos cilvēkus, kas palielam par to ir maksājuši. Tā kā lielos vilcienos, un tu redzi, ka katrai komandai tas ir jums, tas ir Road Racingam, piemēram, tu redzi tās telts ir milzīgas. Jā, tur ir daudz tie cilvēki, un tas tāds foršs. Neviens īsti bēdīgs nekāpj ārā no tās mašīnas. Nē, un zini kā, un te ir tā lieta, ka tas sportists, tu tā kā pie stūrs viņu vizini, un tev liekas, varēja laikam ātrāk vēl kaut ko, bet viņš jau nezina. Viņam ir forši. Viņš saprot, ka tas tā jau ir way too fast pret to, kā viņš ikdienā braukā. Tā kā tās emocijas vienmēr ir kapitāls. Jā. Forši, tas ir labs, jā. Jā.
Mēs te baigi par kaut kādām tēmām laikam, jā, bet, nu, forši, Nē, jā. tā- Mums viņi vienkārši ir pārāk daudz, lai nav 3 epizodes jā. jātaisa. Bet laikājām, bet bija autosports, sponsori, autosports arī tagad, bet kaut kādā brīdī arī radās tāda lieta, ka es domāju, var teikt, ka tava komanda. Pašu komandu Jā. ar Jāris, Toyota Jāris. Jā. Starp citu, pirms tam vēl to arī bija viens no dibinātājiem ABC reizes klasē. ABC reizes klase ir mana ideja. Nu jā, tad vēl tiešāk, Jā. tad es nekļūdos. Jā. Tur- Radās tas. Jā, tas bija diezgan loģisks lēmums. Man tā šķita, ka tas ir loģisks lēmums, tāpēc, ka tad, kad es, nu, teiksim tā, nacionālā klase, kurā es braucu, tajā laikā skaitījās tā kā budžeta klase, Jā. tautas klase. Jā. Tad, kad es pēdējos gadus jau tur braucu, zinot, kāda man bija budžeta uz sezonu, es saprotu, ka tur no budžeta klases, nu, tā kā nav baigi daudz vairs palicis nekas. Un kaut kas lietas labā ir jādara, jo skaidrs bija, ka manējā karjera jau gāja uz beigām, nu, vienkārši jau apnika. Ar Gariku bija laba cīņa. Bija Oi, tas ir izcīnīta. kapitāli. Nu, tur tā var atsevišķi epizodu. Par to, jā, bet nu, un es sapratu, ka nu, paga. Nu, tā kā vajag būt tautas klasē. Nu, ko mēs varam darīt lietas labā? Un tad es tā sēdēju pie papīriem, kaut ko tur domāju, skatījos auto katalogus un domāju tā, labi, kas varētu būt maksimāli lētākais, ko mēs varam izspiest vispār no autošosejas nopietnā veidā. Tad skaidrs, ka mēs uz drošību neekonomējam. Tas ir pirmais. Tas Jā, ir okay. loģiski, jā. Kas ir lētākais? Un tad es domāju tā, kuras ir tās mašīnas un kuri ir tie motori, kurus autosportā točna neizmantos. Nu, respektīvi, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka tad, kad tev ir mašīnas, kuras ir autosportā izmantojamas, Jā. šotos vai vēl kaut kur Viņam ir rezerves daļas vērtība. ir dārgas. Nu, jā. Bet, ja tu paņem, tā kā ir ABC reizes, kāpēc tāpat tas, ka ir līdz 1,4 kubatūra un līdz 75 zirgi, nevis tie high performance 1,4 motori, ir tikai tāpēc, ka tie ir tie motori, kuri kaut kur šrotos zem plauktiem mētājas, kuri nafig nevienam nav vajadzīgi. Viens. Otrs, jo mazāk jauda, jo mazāk stress uz komponentiem. Un Jā? uz braucējiem jaunajiem, starp citu. Arī. Par to mēs vēl atgriezīsimies. Bet stress uz pusasīm, uz kārbu, uz bremzēm, uz visu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka budžetiņš krīt lejā. Saprot? Nu, tā, nu kā, nu, tas ir normāli. Tad ir nākamais ielas riepa. Jā, viņai jābūt pietiekami izturīgai un interesantai, bet viņai jābūt lētai. Ja? Un tad mēs to visu tā kā liekam kopā. Nu, un tad beigās es izdomāju, ka varētu būt šitā. Un tam man bija tāda, es dažiem cilvēkiem to izstāstīju. Ja? Viens no tiem bija Kārls Priedīts, un tad bija tāds Kirills Garjūnavs, kas tajā laikā, kur es vienkārši trenēju pa trīniekiem braukāt ar mašīnu. Un, nu jā, vēl tur bija cilvēki, kas piesaistījās tajā visā lietā un teica, baigi labā ideja, laižam. Nu, paldies Dievam, pateicoties arī tiem cilvēkiem un viņu palīdzībai. Mēs daudz stundas pavadījām, kamēr uzrakstījām tehniskos noteikumus, tur nolikums, kaut ko. Nu, un uztaisījām savu biedrību. Un, jā, un man liekas, ka pirmā gonka bija 18. gadā. 18. Jā, 18. laikam. Pirmā pilnā sezona laikam bija. Tik sen 19. man liekas, tikko. Jā. Jo es atceros, Vai ne? ka mēs ar Arčuku un Valdu braucot no Šveices atvedām to Peugeot. Jā, un dēļ tā, ka jūs atvedāt to Peugeot, es tiku pie Toyotas. Jā, Un tikai dēļ tā man šobrīd arī ir Toyotas. Es atvainojos. arī, jā. Tas atkal ir tāds sagadīšanās. Nu, jā, un tad radās tas ABC reizes klubs, un tad, tā kā mēs gribējām baigo low cost, tad mēs paši rīkojam sacensības, kas bija tur pirmdienas vakarā. Jā. Pirmdienas vakarā. Un ar vienu mašīnu 2 brauca. Jā, un punktus skaitīja kopā. Un tur, īsāk sakot, viss bija domāts maksimāli uz budžetiņu, kas ir forši. Jā. Problēma ir tāda, ka realitātē to budžetiņu tu vari turēt kaut kur, bet ir skaidrs, ka vienā brīdī apsīkstās tā enerģija, rīkot sacensības, tā ir kaut kāda riska. Jādod tas ir varbūt bišķi profesionāļiem. Un tad, protams, ka mēs piesūcāmies klāt pie Latvijas-Baltijas čempionāta, un tad tagad paldies Dievam, vēl joprojām tā klase ir dzīva, bet tagad viņai bija kritums, tagad mēs esam izdomājuši kaut kādu lietu, kā viņi atkal paraut atpakaļ. Paskatīsimies, kā tur būs. Man vēl joprojām viena vismaz mašīna tur arī brauks šogad, un jā, tā kā, es nezinu, būs jau 10 gandrīz gadi riņķī, ka tā ideja sākās, un tagad tas viss, un mēs bijām izauguši līdz Latvijas un Baltijas čempionāta līmenim, kas ir fine. Mēs vienu čempionu zinām, viņš te pie galda sēž mums. Jā, vai ne? Man liekas, tas nebija. Kā tad tu nebija? Tāpēc, ka tas vēl nebija čempions. Nē, labi, tas nebija Latvijas čempionāts, bet tu vispār, esi sezonas uzvarētājs. Es atvainojos, ka mēs arī tāpēc visdrīzāk tu sēžam, jo citādāk es droši vien nebūtu arī tevi saticis tik ātri vismaz. Vai ne? Jo tas ABC reizes arī citiem varbūt, kas tā klausās un nezina, tad jā, tas ir
tādiem cilvēkiem varbūt arī kā es, kas vispār pat nesapņo par tādu lietu kā autosports, jo visi, man liekas, zina, ka tas ir tā saucamā biezo izklaide. Un tad parādījās ABC reisu, un mēs pavisam nejauši ar Alvi Bulu un Džekiem sēdējām tribīnēs un domājām, baigi rēcīgi, forši izskatās, ir ietās bites reizē. Un mēs tikpat ātri arī nopirkām Hondu un uzbūvējām, un tā arī tas viss ir. Tā Honda bija tāds pain in the ass manā gadījumā, tāpēc, ka es jūs, kā mēs ar jums cīnījāmies, tas bija tik forši. Tas bija rīktīgi forši, un arī Jānis man iespiedās atmiņā ar to, ka mēs uzbūvējam to Hondu, un es braucu tur simulātoros, un nebija nekādas ekspektācijas baigās. Un man tieši Mārtiņš Aleksandrovičs saka, Kārli, mēs trenējāmies, bet tu zini, ka būs realitātē grūti. Būs grūti, riktīgi, un pirmajā gonkā es vienkārši visu uzvarēju. Jā. Un tad sākās tāda lieta, ko es nekad neaizmirsīšu, ka tad, kad tu brauc pa priekšu, un tu esi ātrs, tad parādās daudz heiteru arī. Jā. Un es toreiz atceros, zini, kā tu priecājies par savu uzvaru, gaidi nākamo posmu, un tev raksta, ka tu tur esi idiots un žuļīgs un šmauklis. Un es Jānim saku, Jānis saka, Kārli, ja tu brauks pa priekšu, tā būs. Tas tā vienkārši ir. Tu atceries te? Jā, protams, un tas man iespiedies ir atmiņā, un tad tas tā vienkārši ir. Un es tieši domāju, kā tev gāja, kad tu nacionālajā klasē brauc pa priekšu. Tieši tāpat. Arī negāja viegli. Zini kā, te ir tā lieta. Es esmu izgājis visiem tiem procesiem cauri. Es biju apakšā pelotonā, vai gandrīz apakšā. Tur pa vidiņu kaut kur mums nacionālajā klasē kādu laiku bija tur 30 pāri mašīnas startā. Es atceros vecajā Pērnavas trasē, mums bija tik daudz mašīnas, ka es startēju stūri. Es startu luksaforu pa sānu logu skatījos. Tā kā starts 90 reiz. Jā, un tur, tajā brīdī, kad tu esi kaut kur tur pa vidiņu vai kaut kur virzies uz augšu, viss pedoks tev čomi. Tu aizēji parunāt, tur aizēji parunāt. Tu kas detaļu aizdod, kad padomu. Jā, vispār nav problēma. Un tad tu sāc uzvarēt. Jā, precīzi. Un tad ir reality checks, ka tu īstenībā nevienam nepatīc. Tā kā nevienam. Tāpēc, ka tu esi žuļiks, tāpēc, ka tevi čītoja mašīna, tāpēc, ka vispār tur tu esi viss uzpirts un tā tālāk. Un tā, tas ir normāli. Un skaidrs, ka tā būs un tā vienmēr būs. Tāpēc tie, kas grib uzvarēt, saprotiet, ka ja jūs ejat uz sportā nevajag meklēt draugus. Sportā vajag meklēt rezultātus. Draudzēties vajag mājās. Ja? Labā ziņa tāda, ka pēc tam, ja tagad retrospektīvās to viss skatās, tad tie, ar kuriem tu tad cīnies un kuri tev vārdos sauca tajā laikā, tagad īstenībā ir čomi. Protams. Labi, tāpēc, ka tagad jau viss saprot. Tur gari cepgaļu kopā? Nē, ceps kopā, bet mēs vienmēr satiekamies, mēs vienmēr pasmejamies un atceramies vecos laikus un papļāpājam un tā tālāk, un tas ir normāli. Tur jau bija līdz kautiņiem, un Dievs, kas tik tur nebija. Tur bija baigās emocijas. Bet kas ir interesanti, ka tās emocijas kaut skatītājiem patīk. Un tad, kad mums tas fights bija, tad bija arī skatītāji. Tā kā viņiem patīk tās viss. Skatīties jau nāk uz asinīm. Protams, šef viens arī pacēlās, pateicoties drāmai, Drive to Survive. Par to es tās. Tā kā, tā ir normāli neatņemama sastāvdaļa. Man prieks, ka tu atceries, ka forši, ka es tev tā pateicu. Es baigi foršais čels izrādās. Izrādās, jā. Bet es domāju, tam arī. Tas bija sākumā, kad sāk uzvarēt. Un pēc tam, kad jūs Honda visu laiku brauc mums priekšā, tas tāds, pagaid, jums šitai Kārba cita. Redele tur no karbona, tas nedara, jā, vajag parasto uzlikt, sākā jau piesieties sīkam. Jā, bet tā viss forši, un es vēl gribēju minēt to, ka patiesībā iepriekš šosei baigi nesakoju līdz pirms ABC reizes, jo cik es biju pats vispār Rīgā apvārtījies pa to laiku, bet man liekas, ka ABC reizes un BMW klasē atmodināja autošosei. Viņi jau bija bišķi nomirusi, vai ne? Pacēl, jā. Nacionālā klasē 6 mašīnas riņķoja. Pēdējā gada jau bija. Un kas vēl bija formulas, un BTC klases, kur visi... Volgām bija viena mirklis bums. Žiguļu Volgus. Jā, Žiguļu un Volgus. Tie bija baigi straujais uzrāviens vienā brīdī, jā. Bet jā, tas tāds moments. Tā, un tagad ar visu šito tuvojas... Bāds nevar teikt, ka tuvojās. Tie, kas klausās un skatās, jau bija Latvijas Autosporta Federācijas prezidenta vēlēšanas. Bet tagad mēs, kad šo ierakstam, viņas vēl būs pēc pāris dienām. Kā tu jūties? Kādas ir ekspektācijas un kā tu vispār tur nonāci? Šis neskaidīsies aģitācija? Nē, neskaitās aģitācija. Nezinu. Es godīgi sakot nezinu, kā justies tajā visā lietā. Kāpēc tu izdomāji? Kā tur nonāci vispār? Godīgi, es kaut kādus signālus laikam kosmosā biju sūtījis par šo jautājumu. Tur viens links atver vaļā par nākamais par šo. Es par to kaut kādiem cilvēkiem biju minējis, ka es kādreiz varētu pamēģināt uz to kandidēt. Man ir kaut kāds savs skatījums par lietām. Un,
Bišķi tāds no tautas cilvēks. Jā, un tad kaut kā vienkārši cilvēki, nu, teiksim tā, man piezvanīja viens ļoti labi auto aprindās sporta zināms cilvēks, ļoti cienījams cilvēks, un teica, tu toreiz man teici, tagad ir laiks, vajadzētu pamēģināt. Jā, un nu, tad bija, ko tad vēl te jau muti nedzesēja, zin kā jāmēģina. Nu, tad mēģināsim. Nu, jau pamēģinājām, jāsaka tā jau. Kas ir tas, ko dara LAF prezidents? Šobrīd Raimonds Kisels, ja? Jā, tieši tā. Tas ir ļoti labs jautājums. Tu zini, kā, es domāju, ka tas ir no paša prezidenta atkarīgs, ko viņš dara. Pirmkārt, protams, tas ir tā kā augstākā pakāpe tur tajā visā tajā federācijā. Bet man liekas, ka katra prezidenta uzdevums ir darīt to, ko viņš uzskata par svarīgu. Nu, tā kā katram prezidentam ir kaut kādas savas īpašības, spējas, vēlmes un tā tālāk. Nu, un tad, es gribētu, vienīgais, ko es varu šo te atbildēt, ir, ko es varētu darīt kā prezidents. Ja? Jo tā doma ir tāda, ka vienkārši mana vilkme vispār tur būt ir tāda, ka es esmu vairāk kā 20 gadus tajā sportā un vienmēr gribās dot kaut ko atpakaļ tam, kas tev ir radījis daudz prieka un emociju un atmiņu. Un šeit ir tieši tas pats, un tad vienkārši man šķiet, ka mums vajadzētu būt draudzīgākiem pret visiem. Es negribu, lai tas ir... Tagad ir baigi dīvaini runāt to, ka zinot, ka tas jau ir ies ārā ēterā pēc tam, ka tas ir noticis. Tas ir baigi, tas varētu, es pat nevaru iedomāties, kā tas izskatīsies. Mēs varam uzfilmēt divus video. Priecīgo vienu. Un bēdīgo. Jā, bet palielam tas ir skaidrs, ka tā federācija vispārējais ir biedri. Biedri tie cilvēki, kas mēs te visi esam, kas grib, kam interesē autosports, un viņus visus vajag apvienot. Viņiem vajag stāstīt, viņiem vajag palīdzēt, viņus vajag izglītot un vajag pasaulē plašai stāstīt, cik autosports ir foršs. Bet tu kā prezidents vari, ietekmēt kaut kādas apakšnodaļas, šosejas vai drifta vai kaut kādu trofiju reidu, piemēram, sadaļu? Īsā atbilde ir nē. Īsā atbilde ir nē, tāpēc, ka tas viss uzbūvēts ir tā, ka tieši tāpēc ir tās apakškomisijas, ka neviens labāk nezina to tirdziņu, kā pati apakškomisija. Tāpēc, ka tur ir tie cilvēki iekšā, kas tur ir iekšā līdz kaulam, un kas ir prezidents. Nu, tu nevari zināt visu, tu nevari baigi tagad, ko tu tagad pierādīsi apakškomisijas kaut kādiem vadītājiem, ka viņš tur kaut ko dara nepareizi. Viņš ir tur ievēlēts speciāli no cilvēkiem, kas orientējās lietās. Nu, tāpēc nav par to. Prezidenta tāds pienākums vairāk ir nest šo te autosporta lietu, pārstāvēt valdībā, pārstāvēt FIA, pārstāvēt, runāt ar sponsoriem, runāt ar sadarbības partneriem, popularizēt sportu, pacelt to, kaut kādā nākamajā līmenī, lai vienkārši tas tiešām būtu kā viens no prioritāriem sporta veidiem, jo, es uzskatu, ko to vajag, tāpēc, kad es mīlu autosportu. Tad tas ir vairāk par to, ka ir vienkārši, jāiet uz tām komisijām vai jāiet pie tiem sportistiem un jāsaka, kā mēs jums varam palīdzēt? Kas jums trūkst? Kas ir tas, kas padarīs jūsu prieciņu lielāku? Ja? Kas ir tas, kas padarīs jūsu ikdienu vieglāku? Un tad ir tas, tātad, un man ir tādi un tādi instrumenti, un tad ir, ko tad es varu izdarīt, lai to varētu, lai tiem cilvēkiem var palīdzēt? Jo galu beigās viss pabeidzās ar cilvēku. Ja? Bez tiem cilvēkiem nekas nav. Nav federācijas bez cilvēkiem. Ja? Un vēl tad, ja tu, piemēram, tiec par prezidentu, vai tev ir jāatsakās no savas komandas? Es domāju, ka nē. Nav, jā. Tur nav tāds interešu konflikti kaut kādi, ka tu tur esi... Atkal jau kāda varbūt interešu konflikti. To sacensību nolikumu neietekmēs tajā brīdī, kā direktori. Tādā ziņā, absolūti nekādīgi es nevaru ietekmēt, jo tāpēc ir profesionāļi, kas ir gan tiesneši, gan organizatori, gan pārējais. Zin kā gadās reizēm, viņš tur šitāds un tāds, un tur viņš direktors. Jā, bet zini kā, atkal jau, es jau pats nebraucu. Jā, bet tavs Džeks vinēja, jo tu jau direktors esi. Tev jau labs simtprocentīgi, ja tā vēsture pierādīsies, ka es esmu tiešām, bijis pietiekami labs, lai varētu par mani iedot kāds balsis, ja? Jo es saku, atkal ļoti dīvaini runāt, viss ir tādā, tad jā, nē, tas ir, visur ir profesionāļi, visur ir tie cilvēki, kas ir savās vietās, kam ir jādara savas lietas. Un viss, un tad nav par to stāsts vispār. Jo, zin kā, arī šosejā, es esmu šosejas padomē, piemēram. Jā, arī, šobrīd es apakškomisijā šosejā esmu. Un ko? Zin kā, tas ir, un galu beigās viss jau beidzas arī ar cieņu pret sportu, un arī, cieņu pret sevi, par kādām savām vērtībām galu beigās. Es vienmēr esmu bijis par to, ka
vai, ja tu, piemēram, kaut ko izdari pārāk, kaut ko, nezinu, nožūlies kaut ko tehniski, kaut ko, kāds ir tas prieks tev pēc tam par to iegūto balvu? Vai ir vai nav? Un cik es ir? to nekad nesapratu. Kāds sakars? Tā it kā, jā. Tas, ko tu vari izdarīt, ir tas, ka, teiksim, tu gatavojies sacensībām, tu gatavojies un es gatavojos sacensībām. Tev, piemēram, ir 10 checkboxiņi, ko atķeksēt, lai sagatavotos. Man ir 100. Ok, es jau esmu tev priekšā kaut kādā ziņā. Zini kā? Darbs jāiegulda. Lai būtu rezultāts, ir jāiegulda darbs. Tas arī viss. Bet ir baigais darbs autosports, vai ne? Jā, un zini kā? Daudz to uztver par individuālo sporta veidu. Tāpēc, ka viens pilots brauc. Tas vispār nav par individuālo. Tas vispār nav par individuālo. Tā ir maza tāda sastāvdaļa tajā visā. Bez komandas tu esi nekas. Tu esi nekas. Mūsu komandā ir paveicies, ka mums ir, ieskaitot mani, mēs esam 3 sporta meistari komandā. Tu? Mareks? Es, Mareks un Šenfelds. Šenfelds, pareizi. Protams. 3 sporta meistari. Sporta meistars tomēr ir tāds diezgan pieklājīgs. Tas ir tāds augsts apgādājums. Jā, tas ir pa vienu čempionu viņi nedabū. Tur ir kāds bija no 5 čempionu? Tagad mainās? Nē, tagad mainās. Es īstenībā savu sporta meistaru dabūju vēl nebūdams čempions. Haļavšķiks? Jā, Haļavšķiks. Bet, paldies Dievam, ka tie čempioni tituli atnāca un es apstiprināju, ka nav pat tukšo. Bet tur bija tie nosacījumi, ka tu varēji savākt uzvaras sezonā, tad 2 otrās vietas skaitījās kā 1 pirmā un 3 trešās vietas skaitījās kā 1 pirmā. Un tev vajadzēja 2 laikam secīgu sezonu laikā nopelnīt tos punktiņus tā savākt. Un tad tu varēji, tāpēc es 15. gadā kļuvu par sporta meistaru, 16. es izcīnīju savu pirmo titulu. 16, 17, 18, tur. Tā kā, bet tagad ir mainījušies tie noteikumi arī. Viņi ik pa laikam tur ievēl, pamaina vienkārši tos nosacījumus, bet faktiski tas ir tāpat teorētiski. At the end of the day tas ir bišķiņ grūtāk nekā dabūt pat čempi, tā kā reizēm. Tā kā tas ir forši. Bet ko tas nozīmē? Tas sporta meistars parasti nozīmē vienkārši to, ka tev ir diezgan liela pieredze. Un to pieredzi jāliek lietās. Vai tu esi tehniski pieredzējis, vai tur vienalga, kas tas būtu, jā. Manā gadījumā ir tā, ka Marekam un Aināram tur nav ko stāstīt vispār. Gan par braukšanu, gan par tehnikas sagatavošanu. Ja? Viņi abi divi ir, galu beigās viņi arī ir čempioni. Un Mareks vēl tagad tikko mūsu komandā ar savu Opelīti pērno čempi paņēmis V1600 klasē. Tā kā, tur ir laba kombinācija. Un tad, protams, ir pārējie džeki, kas ir mehi mūsējie. Tie arī var sirdi un dvēseli iekšā te visā. Un tas ir tik forši. Es nezinu, es laikam, man iznesīs no biķernieka trasa kājām pa priekšu, man liekas. Es nezinu, es nekad nevarētu atmesties. Tā kā nekad vienkārši. Man tas tik dziļi ir iekšā, kad es jau sievai teicu, es saku, tā, kad es nomiršu, tad man vajag kremēt un biķernieku mežā izkaist. Tāpēc, ka es nevaru iedomāties labāku vietu. Jā, kaut kur, es nezinu, vienalga, jā. Tā ir. To gan es nebiju publiski teicis, bet, lai paliek. Mums būs ekskluzīvi, jums taču vajag ekskluzīvi. Jā, protams. Tā kā tas ir tāds, un tā komanda ir izaugusi baigi strauji. Pirmais tas, ka paldies Dievam, ka jūs nopirkāt Peugeot. Es tiku pie Toyotas. Tad, kad vienkārši abēc reizes sākās, un es saprotu, ka mēs organizējām. Es domāju, kā ir no dalībnieks skatu punktu tas viss? Vai tiešām tas ir lēti vai nav lēti? Un kas tur vispār notiek? Domāju, labi, vien jāuzbūvē. Un tad pie džaba stāvēja Toyota. Jūs nopirkāt to Peugeot un Toyota palika brīvi. Te ir mašīna, te ir servis. Bez čakara vienkārši noskaidro. Iestum iekšā, lai ir. Iestum iekšā un gatavo. Tā arī. Cik tos jārīšus jūs kopā esat nopirkuši? Tev ir apziņa vispārībā? Es neesmu precīzi skaitījis, jo šogad vēl ir 2 atnākuši. Bet pārīts ir karotēs noteikti aizgājuši arī. Ir kādi 4 ir aizgājuši. Viens bija, teiksim, ja mēs mākam, recyclings ir par mums, man liekas, jo viens jārīts, kas aizgāja karotēs, aizgāja tikai grīda. Super. Tik ļoti mēs iztērējām to mašīnu. Tik Zero ļoti. waste. Zero waste. Vienkārši pilnīgākais. Tagad tikai grīda aizgāja. Bet ir kā 3-4 laikam ir aizgājuši tā karotēs. Bet nopirkti pa šiem gadiem varētu būt kādi, ne 30, bet kaut kas varētu būt tuvu tam. Es būtu minējis 11. Es būtu teicis 20. 20, 25 točna. Jo tagad jau vienkārši tā kā sporta mašīnas plus donori plus ielas, tagad jau pagalmā tur, man liekas, pie dvačuka jau tuvojas. Tā kā tas ir normāli, tas ir sports. Tur, mums jau arī 2 sportinieki vispār arī karotēs jau norakstījās. Vienkārši tāpēc, ka tur apmet daudz skūleņus un tur vairs nav ko glābt. Jā, tāds arī moments. Jā.
Tāpēc, Jā, tā kā un tā komanda ir izaugusi. Nu, tagad arī šogad mums ir faktiski pilns sastāvs. Mums ir 6 jari un 5 no tiem brauks. 6? Jā, 6. 5 no tiem brauks 2006 klasē un viens paliek ABC reizes. Kāpēc tikai viens paliek ABC reizes? Ļoti labs jautājums. Zini kā, manā gadījumā viss ir ļoti loģiski. Mums kaut kā sanāca tā, ka tas pilots sastāvs, kas pie maniem atnāca uz ABC reizes, visi aug. Bet viņi negrib iet nekur citur. Man ir tik ļoti liels prieks par to. Tas nozīmē, ka mēs kaut ko darām pareizi. Un viņi ir tik forši čaļi visi. Un man jāaug līdz pilotiem. Es augu līdz pilotiem, mehi arī aug līdz uzreiz nākamais steps. Zin kā, citi noteikumi tur jāparegulē uz amīts un vēl kaut kas. Nu, tur viss kaut kas ir. Attiecīgi, jā, tad mēs, ir jāaug līdzi. Un tad tāpēc, ka viens ir tas, kurš grib ABC braukt. Tas jauns, kas nāk klāt. Cik tur ir mašīnas? Cik šogad bija pagājušajā gadā? 2600? ABC reisā pagājušajā gadā laikam kopā 14 piloti iznāca cauri punktos. Es pat neatceros, tur nemācēšu pateikt. Bet, nebūs tā, ka būs klusums? Būs pašvaki. Šogad būs pašvaki. Bet viņi tāpat brauc ar kopā tur vairākas ar V1600. Jā. Tad es V1600 atkal ir, protams, stabils uzrāviens. Es tur prognozēju, ka ja viss izpildīsies kā vajag, tur pie 20 mašīnām vai būt. Tas varētu būt atkal interesanti. Tas būtu interesants tad, jā. Jā, bet mums ir kaut kāds tāds glābšanas plāns arī ABC, tā kā redzēs, kā tur bišķiņ darbiņš vēl jāizdara, bet ir. Sezonai vēl tālu. Zini kā, jā, mēs jau neierakstam novembrī, ja kāds domā. Mēnesi apakaļ, vai vairāk tas bija. Manējā mašīna brauc uz Savirzi. Evakuators man prasa, viņš saka, priekš kam Savirzi sezonu, tā kad? Viņš saka, kas viss gatavs jau? Es saku, jā, viss gatavs. Viņš saka, ko tik laicīgi? Es saku, ja tev viena mašīna jāgatavo, tad tu vari vēl skrūvēt, bet ja tev jāgatavo 6. Ja tu laicīgi neesi sācis, tad tev ir dimbā. Te arī atsauc Valdemārs Siliņš labi pateica, ka diemžēl arī kā tam evakuatoru džekam, tā ir diemžēl tā daba, ka vairums pēdējā brīdī to dara. Es atzīšu, arī mēs to Hondu būvējām tā, ka negulējuši. Tur vecīt tāda drāma bija. Mēs arī Bembi būvējām. Mēs sakašķējāmies viens otru. Tur zin, kā tev pēdējā nakts neviens nav gulējis. Es jau jums tur storijos sekoju. Es jau apmēram to drāmu. Jā, un Valdiņš labi pateica. Viņš teica, mēs tajos drifta laikos, un arī tagad, kad viņš brauc driftā, viņam bija foršs uzstādījums. Sezona beidzas, labi, mēnesi atpūšamies, bet pirms Ziemassvētkiem sadaram visu. Tas ir ļoti krūti, un tas nav morāli varbūt vienkārši, jo tev taču vēl ir tik daudz laika, kā šodien. Bet realitātē ir ļoti laba sajūta, ja tev mašīna stāv gatava pāris mēnešus. Mums pat nebija pauzes. Mēs kā pabeidzām sezonu, tā mēs uzreiz nākamā nedēļā ķērāmies klāt un jau. Jo mums vajadzēja pārbūvēt vēl uz nākamo. Jo Džapā iebrauc decembrī un tad stāvēja arī ar svapiem un ņēma ārā. Visu laiku šī varēja. Jā. Ir ko darīt, bet tas ir forši. Jo es esmu atradis sev kaut kādu mojo tajā visā komandā arī, kad man pašam tā kā nav, labi, es uzbraucu pagājušajā gadā to taimataku kaut kādu uzbraucu, es pat kaut ko novinēju. Bet tas ir tikai tāpēc, ka tās ir tās darba dienu vakari, kad komanda neperformē. Un tad es varu pievērsties braukšanai, bet to nevar apvienot. Es esmu mēģinājis. Es tieši gribēju prasīt, vai tu negribētu uzbraukt. Gribētu. Absolūti garām. Tu nevari. Vai nu tu dari vienu, vai tu dari otru. Abas divas nevar. Abi divi būs cūkām. Es uzbraucu pagājušajā gadā Kaunijā. Man bija viena brīva mašīna, es iekāpu, izbraucu. Arī tāda, atbrauc kaut kāds trešais pat atbrauc, bet, nav tas forši. Tas nav tas feelings. Un tagad jau baigi iet vaļā. Tad tur mums tā komanda un meha un visu un tas un šitais. Un es pats arī mācos visu on the go, kā saka, ir baigi labi. Jo es satieku cilvēku trasē. Viss tas vibes, viss tās emocijas. Čaļi, kas nāk no komandā, kuri gandrīz no nulles ir sākuši, viņi ir izauguši, un tagad viņi tur brauc tur trojkā iekšā. Tu pilnīgi tā kā par savu ģimeni. Jā, tas noteikti ir. Jā. Tas labs, jā. Par visu autosportu paralēli radās tāda lieta kā drošas braukšanas autoskola. Jā, neradās. Īstenībā es tur esmu ieprecējies. Jā, bet cik sen īstenībā viņa bija? Jau ir 20 gadi. Tik daudz? Jā. Bet es tur... Wow. Kad tu trāpīji tur? 15. gadā. Patiesībā tajā gadā, kad mēs Rexonu startējām, tad tajā gadā kaut kā sanāca arī tas, kad man uzrunāja un piedāvāja būt par direktoru. Tagad es jau esmu līdzīpašniekos. Bet interesants piedāvājums bija tā kā pa sliktākiem noteikumiem nekā tajā brīdī bija, tā kā finansiāli, nekā bija tas darbs man tajā brīdī. Un es autoskola, kas tur? Jābrauc kaut kāds instruktors. Tik kā jau par stūrēšanu un tā, var jau būt, ka būs labi un kaut ko gribējās tā kā pamainīt dzīvē. Un īstenībā tas bija viens no labākajiem lēmumiem manā dzīvē.
Tas ir kolosāli vienkārši. Nu, DBS ir mana arī tāda sirdslieta, par kuru es tur stāvu un krītu. Nu, es esmu daudz ko tur attīstījuši un auguši un izveidojuši un pilnveidojuši un tā tālāk. Nu, tas man ļoti patīk. Man patīk tā morāla visa ap to, ka tā ir satiksmes drošība, bet tā ir par profesionalitāti, ka tas ir, nu, nevis par 30 km/h, bet par to, ka jāmāk braukt. Tā īsumā, jā. Es esmu bijis uz 2 tiem ziemas testiem, kas ir ar savu kundzi. Viņa gan tur piedalījās. Un, jā, tas, ko tu saki, tur nevis braukt uz 30, bet kad tu iemāc tevi braukt un rīkoties kaut kādās ekstremālās situācijās, un kā es tev rakstīju, Dimitrijs, jūsu instruktors vienkārši labāk, man liekas, izstāstīt tā, lai saprotu. Ik viens, arī tas, kurš čalis jūtās baigi varens uz ceļa, Dimitrijs pasaka tā, ka tu, labi, es bišķi pasēdēšu tālāk no iepriekšējās mašīnās, bet no priekšējās mašīnas ievēruši distanci un tā. Jā. Nē, mums ir super profesionāla komanda. Es esmu ārkārtīgi priecīgs par to. Gan autoskolas sadaļā, gan arī droši braukšana, jo mums ir vairāk, tā kā mums ir 3 tās nodaļas. Ir autoskola, A, B un B kategorija. Mums ir tā drošā braukšana, tad ir tā kā pasākuma organizēšana, kur mēs tāds automotīvu pasākums var uzorganizēt. Tā kā tas ir, nu, tas ir tāds, es teiktu, ka līdz šim mans nopietnākais projekts, ko man nācies darīt, tādu, kas ir tīri no manis arī atkarīgs un no komandas, lai savāktu visus cilvēkus apkārt. Un paldies Dievam, man tur ir tiešām super profesionāli cilvēki apkārt. Es domāju, tas ir kaifs. Tas arī varētu būt tas, ar ko vislabāk tevi zina vidējais klausītājs, kas nevelk pa autosportu. Jā, kas ir redzējis tevi ziņās visās. Mēs tevi redzam katru gadu laika maiņu ziņās, man liekas, ne? Tas ir, jā. Kā ir iet uz ziņām studijā sēdēt no rīta? 6. Nevajag nekad skatīties pēc tam atkārtojumā uz sevi, jo tev liekas, ka ir kaut cik ok, bet īstenībā tu esi nopampis un drausmīgi izskaties. Šito tu arī neskatīsies? Šis ir vakarā, bet tas nav 6 no rīta. Jā. Zin kā, tas ir, oh my god. Tu neesi rīta cilvēks. Es īstenībā esmu, bet tas nemaina zin kā, to, ka tu esi piepumps. Es esmu agrorīta cilvēks. Es arī, man ir suņi un man ir meža pastaigs un 2 km skrējiens no rīta katru rītu. Tā kā, tur bez variantiem. Bet jā, pirmā reize, kad ir live Latvijas televīzija, un tāds. Jā, bet tagad, kad tu to dari 10 gadus, tas ir normāli. Tu visus jau tos cilvēkus pazīsti. Visus, no grimētāja līdz moderatoriem. Jā. Tā kā visi filmē, visi, tur jau ir forši. Tā jau gandrīz atkal kā vēl viena ģimene, visas tās televīzijas un rādio cilvēki. Tas ir kolosāli. Tur daudz draudzības izveidojušās un vispārējais. Un tagad jau tas ir ok. Tagad kamera ir fine. Jā, arī podkāsts. Ir jau tagad jau cik gadus jau. Jā, tā kā jā. Man jautājums par autoskolu un drošas braukšanas skolu. Vai tev, kā satiksmes ekspertam, nebūtu, neuzskati, ka to drošas braukšanas skolu vajadzētu pievienot pie tiesību likšanas, ordināli vienkārši klāt? Tas būtu ideāli. Arī manam biznesam tas būtu super. Tas būtu reāli. Bet un tā arī pasaulē ir. Ir Skandināvu valsts, ir arī Eiropas valsts, kurās ir šādi noteikumi. Kur tev ir, man liekas, arī ilgāk jāpabrauc pa visādiem. Jā, tur ir tā, ka tu nokārto tā kā primāri to B kategoriju pieņemsim, un tad tev ir gads laika, lai tu iziet tos papildus kursus. Jā, visos gadalaikos. Visos gadalaikos, lai tu vari pabraukt. Parādīt, ka tu visiem arī stāstu, un es līdz galam pat nezinu, vai tas ir mīts vai patiesība, bet tā laikam ir. Jā, tā ir, un ir, var redzēt, ka tajās valstīs, kur tas ir, tad arī statistika ir pavisam cita. Jā. Jo mums ir visādas sadarbības, ir arī tās, mēs to pat testiņiem saucam, kas ir tās bezmaksas, klientam bezmaksas, kas ir CSDD, LTAB, tā tālāk, kurus mēs apkalpojam arī. Un tur ir, ja kurs ir tur, normālais kurs ir 6 stundas ar teoriju un tā tālāk, tad tur ir pusotru. Tad tas ir tāds, es vienmēr saku, tas ir apmēram tā, kā tu ieej Rimčikā un tev 10 dod pagaršot, un tad tu gribi viņu nopirkt, vai negribi. Degustācija. Jā, degustācija tāda, faktiski, jā. Bet neskatoties to tajā pusotrā stundā, tie mūsu cilvēki iedod vismaz to sapratni, kas vispār notiek un par ko vispār vajadzētu padomāt. Ja? Jo mums atbrauc, ir bijuši gadījumi, ak Dievs, trakākais gadījums bija Hyundai Getz, kurš jau standartā ir bez ABS. 2 bērnu sēdeklīšu mašīnā, 3,5 mm riepa. Super. Dāma pie stūras. Jā. Es tikai uz veikalu. Mēs neizlaidām viņu ārā. Jā? Mēs teicām, zvaniet vīram, risiniet to jautājumu, tas ir bīstami. Tā kā bija ritīgi ziema, kur tu bez ABS?
Ja kāds ir kādreiz Bet tur jau arī ziemas zem atļautā. Jā, par to jau stāsts. Es saku, tur viss, jā. Tā kā tā, bet, ir, un zin kā, un tad ir tāds, bet es taču gāju tikko tehnisko, viss bija normāli. Tas ir normāli. Mēs, mašīna cilvēki, mēs iedziļināmies tajās lietās. Cilvēks parastais, viņam tas ir transporta līdzeklis. Viņam vajag nokļūt no A līdz B, aizvest bērnus, aizbraukt uz veikalu, atvest mājās eglīti. Nezinu, vienalga, kas tas būtu. Ja? Un viņam nav ne jausmas. Un tam man arī saka, cik tu vari tajā televīzijā tur katru gadu vienu to pašu stāstu, vienu to pašu. Es saku, mīlīši, jums varbūt tas ir viens un tas pats, bet katru gadu apmēram 12,000 cilvēku noliek tiesības. Un pagājušajā gadā viņam bija pilnīgi pie vienas vietas, to, ko es tur stāstīju par auto, tāpēc, ka tas viņam visai nesaistīja. Vismaz viņiem pastāstam. Tomēr tas ir diezgan pieklīgs skaitlis. Un izrādās dils tās riepas arī tie milimetri paliek mazāk, izrādās, vai ne? Vai ne? Jā, tas ir. Tā ir laba tāda lieta, man patīk, man šķiet, ka tas tāda, ir labas lietas, kas ir jāizdara, kas ir pēc sevis jāatstāj. Ja vismaz tas, ko es esmu izstāstījis par šiem te gadiem, izglābi kaut vienu nepatīkamu situāciju, es jau esmu uzvarētājs. Tas ir normāli. Es varu ieteikt visiem, kas nav bijuši, arī džekiem, kas, teiksim, kā es teicu, jūtās baigi droši uz ceļa. Aizbraukt, Dmitrijs pastāstīs. Gan es tiku pie Dmitrija. Es pie citiem neesmu bijis. Jā, tu neesi bijis, bet viņi visi ir forši. Jā. Viņš pastāsta, tā kā saprotu uzreiz. Savos šitajos mūnbūtos. Mūnbūtos, jā. Bet tas ir ziemā tieši šitie akcija. Zini kā? Vasarā nav, bet vasarā arī var apgūt, ir speciāls poligons, slidenās virsmas. Trīniekos, ja? Jā, tagad viņš saucās savādāk. Reis vai Baltikas? Baltika Reisvei, jā. Nevar nemaz teikt trīniekos vairāk. Acīm redzam, nevar. Jā. Tagad viss tikai tā. Bet, folklore, staķiks arī staķiks. Jā. Mums ir Circle K ir sponsors, viens no sponsoriem droši braukšanas skolā, bet staķiks jau paliks staķiks. Tas ir normāli. Respektīvi, jā, tie, kas nezin, tad var vasarā paslidināties. Epoksīta klājums aplējās ar ūdeni, tas ir slidens. Tas gan maksā. Jā, protams. Bet kas šajā dzīvē nemaksā? Kur ziemā nemaksā. Tas ir tā. Tas būtu viena no lietām, varbūt, ko varētu mēģināt par kaut kādiem līdzekļiem. Tas prieks nav uztaisīt. Jā, es tagad saku par to, ka varbūt var reizi vai divas vasarā uztaisīt šādu pasākumu, bet tas arī maksā. Tas maksā, jā. Zini kā, bet tam ir jāmaksā, jo tas pats ģima, viņš ir superprofesionāls, viņam ir aldziņa jāsaņem, tas pats poligons, viņš ir jānoīrē, un tur, tur ir visas tās lietas, kas ir absolūti loģiskas, un to sapratīs jebkurš. Ir šāda drošas braukšanas skola arī motocikliem jūsu artilērijā? Jā. Ir, jā? Jā. Zini kā, mūsu artilērijā ir faktiski viss. Varbūt ar kāpurķēdēm mēs neesam mācījuši, bet kvadras, motocikli, pat kaut kādi ātrāki elektroskūteri, offroad, vai tas būtu vienalga, kas mēs esam mācījuši. Mēs taču mācām kaut kādas tur, teiksim, ātrās palīdzības, tur policijas mašīnas. Vienalga, mēs esam savā laikā mums bija programma miesas sargiem. Tur viss kaut kas ir bijis. Tur, jebkas, jā, jebkas, kas ir pa stūrēšanu. Es vienmēr saku, mums ir pa lielam manā plejādē ir viss, man ir pamatskola, autovadīšanā, kas ir A, B kategorija, man ir vidusskola, kas ir drošā braukšana, un tam man ir augstskola, kas ir nāc pie manim sportā. Tā kā man ir viss, kas ir vajadzīgs pa stūrēšanu, tad tu pie man, piezvani man, es tev pastāstīšu, kas jādara. Tas. Man liekas, tagad atbilstoši Emīlu uzliekam zīmju testu vai Jānim reku pārbaudīsim viņa zināšanas. Es nezinu, gan jau kaut ko tu zini, nav jau arī tik briesmīgi grūti. Kas tur zīme nesaprast? Parasti ir uzzīmēts un skaidrs. Zini kā parasti ir tā, ka Vanks ir tik aizņems, ka tā kā atsūt kaut kādas ziņas, fiks ieliek čatā saviem instruktoriem, jo neviens labāk nezina, protams, pasniedzējiem un instruktoriem visas tās lietas. Oh my God. Zīmju tests. Jāni, pavisam vienkārši. Tā sauc par pat stavu. Skatīsimies. Būs labi, būs jautri. Jā, parādās zīme, rekur un viss jau izspoilojās. Nekas labi, laižam pirmā zīme. Ja pamanīja, tad kas ir šīdā? Ķieģels. Ķieģels arī var teikt, bet... tā saucamies ķieģels, jā. Labi, skatāmies. Iebraukt aizliegts. Nākamā. Augstuma ierobežojums. Skatāmies. Labi, ejam tālāk. Tagad šitās svaru ierobežojums, protams. Skatāmies. Asas slodzes ierobežojums. Jā, profesionāls tā. Tālāk. Es nevienā brīdī neteicu, ka tas ir ceļa zīme tests, starp citu. Tas ir zīme vienkārši. Tu iesildījies tikai. Tas man liekas, ka to
līmē virsū, kur ir jāsasīt stikls, lai tiktu pie ugunsdzēšamā, ne? Vai kaut kas tāds? Atver sasitot. Nu, šī Jā. skaitās. Labs, Autobusiem ir labs, bijis arī labs. apmācība droši vien. Jā, labi, Jā. tālāk. Šī tāda zīme. Es šito arī nebiju redzējis. Es zinu, kas tas ir. Es domāju, ka tur ir runa par to, ka kaut kas deg, ko nevar nodzēst ar ūdeni, ko var dzēst ar speciāliem, vai tas būtu pulvers, vai tur kaut kāds slāpeklis, vai kaut kas tam līdzīgs. Izklausās loģiski diezgan. Jā. Skatāmies. Nedzēst ar ūdeni. Nedzēst ar ūdeni. Dots labi. Šitais. Šito es zinu. No. Jā. Starp citu, kolosāla zīme ļoti, gan visiem smagiem tagad ir virsū. Tas ir aklās zonas. Es pieļauju, ka tas ir franciski. Man ar tā liekas, es to gan nepārbaudīju, bet skatāmies, vai tās ir aklās zonas. Jā. Jā, tas ir smagiem, tas ir baigi. Tas ir baigi labi, jā. Cik mēs redzam uz ielām, ka aptinušies viegli ap smagajiem. Man nepatīk, ka turos tajā zonā es mēģinu vai nu piebraukt vai ātrāk pabraukt. Jā. Precīzi, jā. Labi, tālāk. Šitā, kas varētu būt. Nu šitā žēs, šosejā točni ir redzēts. Šie ir stabili, jā. Vai tu esi idiots? Pastamies. Tu stulbs esi? Arī uz ceļa tādus var bieži redzēt. Tālāk. Ja pagriezt otrādāk, tas būtu Fetal Fingers. Jā, nu šitais ir lūzers. Skaties, ir lūzeris. Jā, bet ja pagriezt šitā, tad būtu Fetal Fingers. Un šitā noslēdzošā. Aha, jā, kas Anglijas karalīna. Tas ir, jā, nu tas ir, tā ir diplomātu roku poza. Labi, skatāmies, kas ir Angela Merkele. Tā, nu, okay. Pēc zīmes var pats pazīt. Gandrīz uzminēja. Par karalieni, jā, gandrīz uzminēja. Jā, nu paldies, tas arī. Klaujā, Zīmes arī zīmes. Cik tev ir kategorijas tavā makā? Man nav, man 3 tikai. A, B un B. Un viss? Jā. Okay, CNS Tas ir moto vieglais un piekabi. Jā. C neprasās? Nē. Zini kā? Tas ir smagais, jā? Tad, kad mēs rudenī bijām ciemos pie vienas franču komandas uz Paul Ricard trasi patestēt tur kaut kādas mašīnas, tad tur komandas boss, kas līdzīgi darbu dara kā es, viņam arī ģimenes tāds tā kā uzņēmums, viņš pats stūrē to smago. Es skatos, domāju, teorētiski jau tā kā varētu tā kā mēģināt. fūri to lielu? Jā, viņi tur sakrot tas mašīnas, un tad viņš pats tur, viņam sieva vienu fūru, un viņš pats otru, un viņi laiž, zini kā. Bet tur ir citas distances. Mums Baltijā pagaidām nav. Ja mēs iziesim uz kaut kādu starptautisko līmeni, un es ceru, ka mēs iziesim, jo jāaug visiem ir, tad, un ir jau šādi plani. Tad noteikti nāksies domāt, bet visdrīzākais, zinot, ka es esmu diezgan labs deleģētājs, visdrīzākais es nokārtošu, lai maniem mehiem ir un tad mēs kaut ko sarunāsim. Kur tu teici, Francijā bijāt? Jā, es skatījos, man liekas, vai viesturu ozolu? Viesturu. Ar ozolu viesturu un ar nauraga fonu, jā. Ko jūs tur perinat? Tur nekas neviens neko neperina. Tur ir īres mašīnām? Nē, respektīvi tā. Viesturs bija izdomājis, ka viņš varētu pabraukt Eiropā ar Renault Clio kausu, es tā saprotu. Un viņam piedāvāja tur testus. Un tad viņš piedāvāja Naurim, Nauris teica, kāpēc nevarētu pamēģināt, un tad viņi zvana, viņš saka, negribu būt līdzi. Un es tā, paskatās, kā komanda strādā. Okay. Nu, tā mēs tur aizbraucām paskatīties un iepazīties. Pieredzes apmaiņā. Baigi labi. Trase, zin kā, baigi grūti. Tajās plašajās trasēs braukt ļoti grūti. Es pēc tam vēl decembrī biju Portimao trasē, izbraucu Portugālē, Portimao trasē ar mašīnu. Ir ļoti grūti, jo mēs esam pieraduši pie tās šaurības, un ka tev tur sienas tepat, un tur tā trase. Un tad tu izbrauc uz Portimao, kur tev viena no tribīnēm ir apmēram 10 stāvu mājas augstumā, jā? Nu, tur un viss šitais, un tā platā trase ir tā, ka tu neredzi. Tad, kur tad tur ir vispār Apex. Jā. Un ir jāpierod. Tu nevari, teiksim tā, pat ja tu esi baigi ātrais džeks šeit, tev ir jāpabrauc. Es vienmēr salīdzinu to ar basketbolu, tā kā man stāsta, teiksim, ja es džekiem, kas spēlējuši basketbolu, es viņiem saku, skaties, tad pat tām lielām mazām trasēm ir tā, kad tu visu dzīvi spēlēs, teiksim, skolas strītiņa. Nē, skolā zāle. Tu redzi sienas, tev tur ir gros un tu spēlē. Un tad vienā dienā tev saka, tev jāspēlē arēnā Rīgā. Tad tu nostājies groza. Un tu apstājies pie tā trīnīša tā. Un tev nav tēmekļi. Tā kā tu, pie tā cilvēks pierod pie pilnīgi visa un adaptējas super ātri. Nav jautājums par to. Bet tā ir interesanta pieredze, un tās plašās lielās trases ir tieši tas pats stāsts. To var novērot arī, tā kā tu teici, mēs esam, es laikam teikšu labāk par laimi, ka mēs esam uzauguši, kur betona ir malās. Jo tad tu zini,
ko maksā izlidot un kur ir jātrāpa. Jo tie, kas reizēm atbrauc tur, kaut vai no Igaunijas, kur ir Pērnava lauka vidū, tu taču arī uz 180 tur izlidot, un tu visdrīzāk būsi drošībā, bet šeit tādas kļūdas nepiedod. Un tad, kad atbrauc tie džeki uz šejien, tie laiki arī reizēm nokrītās. Viņiem ir bail. Tas ir normāli. Tā kā labāk droši vien adaptēties ir uz otru pusi, no šaurāk uz platāku. Pa Baltijas trasēm vispār ir interesanti. Tā, man prasa, kāda ir tur Lietuva, Latvija, Igaunija. Tad man parasti ir absolūti vienkārši teiciens. Tad, Igaunijā tev jāmāk braukt. Rīgā tev ir jāmāk braukt un jābūt olām. Lietuvā pietiek lielām olām. Pa lielam tā ir. Tāda ir tā sadalījums tām trasēm, un tie, kas ir braukuši, sapratīs, pa ko es runāju. Kura tev ir favorīta trasa? Es nevaru izmainīt biķerniekus. Sirdī vistuvākais, vispārākais, bet ja mēs runājam par no emocionālā viedokļa, tad, protams, ka Lietuvas trase ir kaut kas ļoti īpašs, jo tās kad tu brauc tur un redz tikai kosmosu, un tad tu krīt lejā, un tev pilns pedāls jātur, un tur, zin kā, jātrāp caur to roteru, un atkal tur, un tad negatīvais uz leju. Mazā Nordschleife tāds ieskatiņš, mazā Nürburgrings trasē. Un tā, kad tu aiziet tur ar kājām pastaigāties, tad, Forši tiešām, es arī pabraucu tur, un arī ar BMW sanācu pabraukt, un es pirmoreiz, ka ierados, Džeki teica, ka es satieku tur Krišjānu Oskarku un citus, kas tā ātri brauc, un viņš galīgi švaks un balss sēž, viņš nevar man paliek slikts pēc 2 apļiem. Un es sāku domāt, tas čalis taču brauc pa priekšu, ja viņam paliek slikti, kas būs ar mani? Un es sāku braukt, un pirmā reizē ir tiešām dīvaina sajūta. Kā rālijā, kad tu uzlic bez mazē augšā. Tur tā galvenā, protams, laikšana tur nav, bet tā sajūta, tie kā draugi mīļie, kas klausās, ja tur ir kaut kāds traktējs, man liekas, ka viņi organizē arī lietu. Jau viņi sāk bišķiņi brīvāk. Viņi ir atjaunojuši bišķiņu to asfaltu. Jā. Tur vairs nav bagalošana. Nav caur bedrēm jābrauc, jā. Un tā kā, aizbraucat kādreiz uz Kauņu, tur ir forši par to trasīt izbraukt. Vizit Kauņa. Vizit Kauņa, jā. Sponsors, vai? Starp citu, mums ir vēl ziņu rubrika, kur mēs atveram kaut kādas aktualitātes vaļā, bet ko šorīt ziņās klausījos, starp citu, nākamais YouTube video var palaist. Es nezinu, vai tu zināji par riepām ar radzēm, kas izlien ārā. Nokia jau 10 gadus pie tā strādā, izrādās. Reku uzspied play, pastīsimies. Tu zināji par šito? Nokia uztaisīja riepas, kas... precīzāk sakot, mehānisks pēc augstuma. Pie mīnusiem viņš spiež vienkārši to radzi ārā. Attiecīgi tev viņi pie siltāka laika tā nenodils. Start mode on, start mode off. Ļoti somiski izklausās. Jā, bet redzi, te pa lielam var bišķi pastīties vizualizācijā. It softens its footprint and draws them back. Respektīvi, paliek mīkstāks. Jā, noteikti tas bāzes materiāls, kas ir zem ir vienkārši jā, pie mīnusiem viņš cietāks un viņš spiež ārā to. The stud is anchored in the tread's cap layer. Jā. A middle Tāds, base layer labs. holds it stable under Mēs cik tā riepa maksās. Tas ir cits jautājums, jā, bet īstenībā baigi foršā ideja. Viņai vispār modelim Hakapelīta nosaukums, tā kā viņi maksās jau parastā Hakapelīta maksā. Tas nosaukums vien jau maksā. Jā, mēs jau to esam pieraduši, jā. Kaut kā tāda tehnoloģija. Bet tas ir forši, jā. Sportā tas neder, tāpēc, ka jā, es vairāk par to drošo tu aizbrauc uz ledu un tev vajag pagāzt un palicis bišķi siltāks un tev nav rāčubļā. Ko te tagad darīt? Jā, bet problēma ir, es pat nedaudz ieraudzīju, es domāju, kā neviens agrāk neiedomājas, bet viņi teica tā, ka tur tiešām jau gadus 10 viņi par to domā. Tas nav, es domāju, ka tas nav viegli, jo pat klasiskajā veidā labām kvalitatīvām riepām tās rādas mēdz lidot ārā. Iedomājies, ja tev šitā tehnoloģija, lai tās rādas nepazustu, pastrādāt, jā. Lai veicās. Varbūt kādreiz izdevsies patestēt. Jā. Un vēl viena nākamais links arī ziņās ieraudzīju, šis varbūt vairāk skatītājiem, bet es īstenībā domāju, ka gada auto tāpat pie mola vienmēr notiek starp citu. Un arī gada motociklis notiek molā. Jā, tā tad lielveikala molas rekonstrukcija būs kaut kad, man liekas, pavisam drīz tur pastīties rakstā. 31. martā var ciet. Jā. Tā kā skatītāji, kas bija ieplānojuši braukt uz veikalu. Gada auto arī tur un gada motocikls vienmēr bija, bet mums būs dislokācija. Jā, tad jūs jau esat lietas kursā par šito. Un kur tālāk, kā var nomainīt vietu jūsu gadījumā? Tas pie organizatoriem. Es pat nezinu, jā, vēl, kā tur būs tas viss, bet gan jau atradīs, nav jau tā, ka... Kaut ko baigi viņi tur atvērt. Es tieši domāju, nesen, bet prasījās. Jā, es tieši domāju. Prasījās. Tāpat kā... Prasījās. Tā kā dole viņi tur aptuveni. Es biju kaut kad piebraucis uzlādēt mašīnu tur
Es iegāju iekšā, un tur tiešām ir slēgta. Nu, tā kā tās bodas ir cietas, tur ir palicis kaut kāds drēbi veikals, rimīts, kaut kāds bulku vieta, bankomāts palēm. Viss pārējais ciet un tumšs un augsts. Un, jā. Nē, nu prasies, jo tur tā krastēla arī taču ļoti attīstās. Tā, prasīga, man liekas, vai tev nedara tāds vecs smalls tur. Nav vispār. Tā kā jā. Forši, good to know. Kā vispār kā ir gājis gada autors? Cik gadus tu tur esi gada autors žūrī? Piedod, ja tu minēji iepriekš. Nē, tā kā es biju pirms tam, es nemācēšu to pateikt, cik gadus es biju pirms tam. Tagad šis būs 3. gads. Tik vien, es domāju, tu jau tur senāk. Nē, es biju 10 gadus apakaļ. Un tad nebiju, un tad tagad es esmu atgriezies, un tagad būs 3. gads, kad es esmu kopā ar pārējiem. Baigi, es domāju, ka tas, es uzskatu, ka tas konkurss ir baigi audzis. Tas līmenis ir aizgājis kosmosā ritīgi labi, un tur tiešām, es gan kā žūrijas loceklis jūtos ļoti gaidīts, novērtēts un apčubināts arī, kas tur cepur nost Mārim Ozoliņam par organizēšanu un vispār, un arī tas sastāvs ar automobīļiem ir ļoti, ļoti interesants. Ko ir ļoti interesanti, elektrificējas visu, un mēs jau arī, man patīk arī vecas mašīnas, un es jau baigais benzīna galvu. Ir vēl auto, kas nav elektroauto? Ir, jā? Ir, nav vairs daudz, bet kad nav elektroauto, to vēl var atrast. Atrod kādu ar mehānisko kārbu. jā, bet ir arī tādi, jā. Cik mašīnas aptuveni ir tajā asortī katru gadu? Arī 30 plus. Tik daudz? Un tev ir jāizbrauc pēc tavas izvēles tur vai ar visām? Ar visām obligāti. Protams, tev jābalso. Jā. Cik ilgs tas pasākums ir, ja tev jāizbrauc ar 30 mašīnām? Tas galvenais pasākums, kas notiek rudenī, tas ir 3,5 dienas. Non-stopā. Un tad tu tur vari pa nakti palikt gulēt, tur pabaro, un apmēram tas ir konvejers, un tu šancē. Izbrauc 1, 2, 3, un tad tu lec, un tad tu esi izvēlējies tādas, kuras tev vairāk interesē, un tad tu viņām atkal kaut kur izbrauc, un tad tur, katram žūrijas loceklim ir savs tas plāniņš. Vispār tev ir gada tas auto var pieteikt līdz oktobrim, man liekas, vai līdz septembrim? Man liekas, ka viņu pagarina ik pa laikam, ja kāds vēl kaut ko pieteikties, jo faktiski ir tā, ka tūlītās jau būs kaut kāds preses dienas, kaut kāds tie, kas ir pieteikušies, jau brauc tur foto, tas šitais. Pirmajam auto tev var sākt braukt no sērijas, un tagad martā. Tas nav. Teorētiski tu vari, bet ja tu esi aizņemts cilvēks, un tu nevari izbrīvēt tam laiku, tad tev ir šīs lielās testu dienas, tur 3,5 dienas apmēram. Plus vēl līdz vērtēšanai aizmirstās kaut kas, ja tu tagad... Nē, tu uzreiz arī vērtē. Faktiski, uzreiz, tu tā kā sev pieraksti, piefiksē. Manā gadījumā es vienkārši taisu īsus video. Tu izbrauc to mašīnu, ja tev liekas, ka tu atcerēsies, tu neatcerēsies. Tas ir loģiski. Nekad. Tev liekas, pirmajos 5 močos vai mašīnās tev liekas, ka tu atcerēsies. Pēc tam aizmirsti. Nebūs. Nekā nebūs. Un tad ir īsts video, kur es pasaku savus plus mīnus, blā, kaut ko, lai pēc tam atcerētos to braucienu. Un tad viņus kolekcionē, un tad pēc tam nāk elektroniskais balsojums, un tad tas viss ir atklāts. To visu var mājaslapā redzēt, kurš par cik, kuru mašīnu ir nobalsojis un kāds punkts iedevis, kas arī ļoti superīgi, ka ir atklāts visiem. Un raibi tie vērtējumi ir, cik es esmu pasties, galīgi. Bieži un atšķirās diezgan krasi. Un tas ir tieši tāpēc, ka arī raiba žūrija. Un ļoti daudz autori. Arī ļoti daudz auto. Un es arī ar žūrijas locekļiem, kad runāju, mums bieži vien nesakrīt. Un tas ir ok, jo taisnība jau kaut ko pa vidu. Nav jau viens tāds cilvēks, kas pateiks, ka šitā ir vislabākā mašīna. Un tāpēc es vienmēr, kad man saka, kāda ir tava mīļākā mašīna, vai ko tu gribētu, viena mašīna, es saku, viņas pārāk daudz, tas nav reāli. Rekur gada auto, pasties 2 džeki, kas tur brauc gonkās, viņi viens ieliks tur no sērijas kaut kādā kriterijā, 8, otrs 2 ieliek. Un tev liekas kādā veidā. Pilnīgi normāli. Jā, subjektīvais faktors tajā visā ir, un tieši tāpēc, ka ir tas subjektīvais faktors, tāpēc arī ir vairāki tie subjektīvie faktori, pa vidu ir apmēram tur tā ideja tā visai ballītē. Autosports un vēl viena lieta, ko mēs arī pieminējām sākumā, ir F1. Apsveicu mūs visus, ka tas ir sācies. Iesācies ar raibi. Es domāju, ka iesākās... Visi gaidīja, ka būs interesanti, būs noteikti neies viegli, ir jaunas automašīnas visiem, bet ir iesācies, man liekas, vēl raibāk kā... Es šodien lasīju, ko Alonso ir pateicis, ka šis ir vairāk izjās nevis pēc F1 čempionāta. Viņš pats rakstīja ar saviem pirkstiem, vai ne? Baterija čempionāts, jā. Baterija voltas. Kā tev sezonas sākums? Jā, šis gads.
Man, zini, kā ir, nav sen bijis tā, ka ir vienā grāvī un otrā grāvī cilvēki. Tādi, kas, šitais ir tāds sūds, vispār neko, visi slēdz ārā, tas ir nekad vairs neskatīšos, un otri tādi, tas ir tik grūti, zini, kā, pa vidu gandrīz neviena nav. Es no tā ņemu vienmēr pozitīvo, tas nozīmē, ka nevienam no abām pusēm nav viena alga. Tas ir forši. Tas nozīmē, ka sports ir aktuāls un tur viss notiek. Vai tur ir mīnus? Ir. Mēs viņus zinām, mēs viņus redzam, tas ir normāli, bet tie ir krūtākie džeki, piloti, tās ir krūtākās komandas. Viņiem ir iedots kaut kāds challenge. Lai kāds tas būtu, iznākumā vajadzētu būt interesanti. Tāpēc, ka tas ir top līmenis. Viņi atkodīs, kā to izdarīt. Mēs redzēsim, es negribu skriet uz priekšu notikumu, es gribu paskatīties vēl. Mēs arī nevaram aizskriet. Viņiem vēl visiem ir pašiem jāizdomā. Plus vēl tagad aprīlī vispār nav formulas. 2 atceltas posmi, jā. Bet, varēja uzmākt karu bišķi pieturēt dēļ formulas. Mierīgi tas ir diezgan kaut dēļ formulas. Tā kā, medvaks vai kā savs, kad izdomāja. Bet no otras puses atkal, zinot, ka mums tulītās maijā sākās sezona, man tā aprīlis bez tās formulas īstenībā varbūt pat der, jo viņš ir ļoti darbīgs tas mēnesis. Jā, tā kā varbūt nemaz nav tik traki. Jā. Bet Formula 1, protams, tas ir top no visa. Un... Kā jums ar podcastu? Kā tas viss par iesākās? Jo man liekas, ka ir daudz bijuši F1 podcastu paveidi, kas ir mēģinājuši kaut ko tādu darīt, bet jūs mums... Baigi daudz, jau man liekas, nebija. Bet, daudz nē, bet vairāk nekā mūzikas podcastu, piemēram. Jā? Aldis to darīja pirms tam jau, bet kaut kāds sanāca, ka viņš man godīgi sakot, man jāprasa Aldim, varbūt viņš atcerās. Es atceros tikai to, ka es uz vienu kaut kādu epizodu atnācu un kaut kā viss tā baigi forši sanāca, ka viņš paaicināja viņu uz vēl vienu epizodu un tad kaut kā tas viss iegāja tajā. Tad tur vajadzēja, un tad es tā viņam piedāvāju, es saku, klausies, bet mēs taču varētu šito te, tā kā palaist tautās nopietnāk, es varētu piesaistīt kaut kāds sponsors un tā, kaut ko tā. Un kaut kā tas tā viss gājas. Es pat, godīgi sakot, es nezinu, mums ir šī bija laikam, kura sezona? Šī ir 7. sezona. Man liekas, un es pat nezinu, cik sezonas es turēs. Tik ļoti man gribējies reizēm skatoties, iesprost iekšā kaut kādu savu to, tā kā, es nezinu, kas tur Verstappens labākais. Tas ir normāli, tad tev arī nav vienalga, tas ir forši. Tev favorīta komanda, favorīta braucējs nav nekāds iespiedies? Mainās. Kas bija pagājušajā gadā? Jo pagājušajā gadā bija par Norris. Bija, jā, es priecājies. Lai arī, būsim reāli, Verstappenam vienkārši nebija varianti. Skaidrs, ka Verstappens bija krūtākais džeks. Viņam bija variants. Pārākais džeks. Bija, nebija, bet teiksim tā, objektīvi skatoties uz lietām, man šķita, ka tomēr starp McLaren 2 ceļiem ir jāizvēlās, un tas kaut kā bija tieši Norris pusē, vairāk tā kā iekšēji sirdī. Bet es, protams, man jābūt neitrālam arī dēļ podkāsta, tāpēc es mēģinu tur skatīties. Man kādreiz bija uzdāvinājuši George Russell maiku, tāpēc, ka man piedēvēja, ka es esmu George Russell fans. Tā kā viņš vēl Williamsā, un tad viņš tur bišķi pamēģināja to Mercedes, un viņam tur sanāca, un man patīk tie underdog stāsti. Un man bija pilnīgi tā kā maika. Tagad es to maiku varētu sadedzināt. Man liekas, viņš uzvedās vienkārši, es nezinu, man nepatīk. Labi, es pārspīlēju. Bet par Norris to pašu teica. Arī par Norris, kā viņš reaģēja reizēm un uzvedās. Spilgtākais, man liekas, bija, labi, tur zin kā pēc gonkas ir katram savas emocijas, bet tā kā Niko Hulkenbergs uzkāpa pirmo reizi piedestālā, cik 15 gadus viņš brauc, vai kā tur bija? Pirmo reizi, un Norris tur pat viņu neaplaist un nepaspiež roku un aiziet, un es domāju, Bet tā ir ar visiem braucējiem, jebkuram atradīs, man liekas, savu kaut kādu mīnusiņu, un Russells, jā, tā kā tu saki. Viņam ir jāpatīk. Ir grūti mīlēt viņu personīgi. Diezgan tā, zin kā. Viņš atgādina tādu vecmeitu nedaudz. Man, tā uz viņu skatoties, viņu tāda vecmeita, tāda, vecas sievietes vaibi pišķiņi. Labi. Nepatīk. Labi. Nē, formulā, jā, iedosim vēl bišķiņu laika. Es domāju, ka viss būs feini. Bet, ko es gribētu pieminēt, ir tas, ka man nepatīk tas 50-50 tur baterija par tiekšdzinēju. Man nepatīk. Jā. Tiešām tas ir bišķi pa sintētisku. Bet, kas man patīk, ir tas, ka viņš šogad sāk braukt ar sintētiskajām degvielām. Un tas savukārt man liek kaut kādu mazu cerību stariņu, ka mēs varētu atgriezties pret V10 naturālie aspirēta dzinējiem, kas griežās līdz 19,000 ar sintētisko degvielu. Zaļi?
Zaļi. Kas ir tagad ar VRC, jo viņi atmeta baterijas, man liekas, šogad. Laikam, jā. Viņiem nav bateriju arī. Redz, Jā. viņi izgāja tam cauri un Mārtiņš Eskuņu testē, man liekas, tur toreiz brauc tāpēc bez- jā. arī viņš brauca bez Bez viņām. bačas, jā. Un varbūt viņam paldies jāsaka, viņš tik labi nobrauca, jo viņi pateica, nu labi, laikam nevajag tās bačas. Un viņi viņas ir atmetuši. Un kaut Paldies, kas, Mārtiņ, jā, redzēja vēl kaut kādu komentāru, ka tas bija tāds. Tā bija tāda temporārija mistake, kaut kas rakstīja komentāros. Nu, tā un vienkārši gadās. kancelēja. Tāpēc domāju, varbūt arī F1 kaut kas līdzīgs sagaida. Bet sākumā, laikam, McLarenam kādu gonku jānobrauc. Piastri vispār nav ticis pastūrēt. Un pirmā gaukā Piastrī, kad jā, braucot uz startu, Savā nošķīlās. mājās Es arī Rīgā, Biķerniekos, arī skatīju. Ir gadījumi bijuši, jā, kad kāds brauc uz trasi un tīri sildot, pat ne sildot riepas, braucot vienkārši uz startu betonā vienu gadu. Tur tas Skylines, man liekas, nokrāvās pamatīgi lietuviešu. Un es domāju, ja man tā būtu Piastrī vietā, es braucu prom, jā, es no balkona noliktu, man liekas, tajā dienā. Jo tu esi vienīgo reizi gadā Austrālijas vai mājas trasē, F1, un tu nošķilies priekšā visiem saviem faniem. Nu, baigi traki. Tā kā dramatiskāka F1 sezona sākums, es nezinu. Man pagājušajā gadā vienā treniņā sanāca. Jā? Līdzīgi. Jā, Jā, es testēju vienu no Jerikiem. Ne uz startu, vienkārši treniņš. Jā, Es testēju manu video. jā. Šiem video saucās, Jā. kur es arī tikko izbraucu no boksiem, sāku sildīt riepu. Man, pusliks. Jā. Sāk sildīt, un vienā brīdī viņš vienkārši tā norojās, ka tā slīde ir tik dziļa, un es gaidu, ka viņš tā kā saķersies. Un viņš A, neķerās. viņš neķerās, vienkārši betonā buha ar burnu. Jā? Nu, Bet noskrāpēja, maigi, Ok. jā, bet tas bija tikko svaigi uzbūvēta mašīna. Man, Jā. gadās. Stupid. Gadās. Jā, tā. Kas mums vēl, Kārli? Kas mums vēl ir? Man liekas, telefons palika jakā. Es visu Tā vakaru skrēja. Jā, es visu vakaru esmu bez pierakstiem. Alfa Romeo kustība bija atzīmēta. Bija tāda lieta? Kas ir nē. tas? Nebija. Īsti ne. Nu, zini kā, nē. Man ir ļoti labas attiecības ar vairākiem cilvēkiem no Alfa Romeo kluba. Un es esmu ar vairākiem arī braucis tur trasē, tur sēdējis blakām un tā tālāk. Man pašam ir bijis Alfa Romeo. Bet tagad nav, jā? Nē. Līdz ar to tur tā kā es nezinu, ko es tur varētu. Es esmu gājis kādreiz uz pīcu vakarā. Viņam bija Alfa Romeo klubam pīcu vakarā. Man kaut kā likās, tev nebija ļoti saistība ar to auto Finicija vai kaut kas tam līdzīgs? Nē, Astras ielā kaut kas tam līdzīgs autosala. Tu domā par. Nē, jā, Gunārs Astras ielā bija auto Itālija. Vai auto Itālijā? Kas bija Fiat, Alfa Romeo un Launches dealers. Un es īsu brīdi tur biju direktors. Nu, es teicu, ka uz Alfa klubu vadīt. Precīzi. Kaut kas tur ir. Jā. Bija darīšana ar itāļu auto, un pēc tam bija darīšana ar franču auto, tāpēc, ka es biju tirdzniecības vadītājs Lau auto, kas bija tieši blakus mājā, bija Peugeot centrs. Un tad pēc tam bija laiciņš importēri Volkswagenā, tā kā es esmu auto biznesā arī drusku apbružājies. Kādus vēl darbus tu esi darījis? It sevišķi, ja mēs runājam par jaunības laikiem. Lai kaut kādu maizīti nopelnītu. Mans pirmais oficiālais darbs bija autonomā. Oho. Signalizācijas likt, jā? Es biju tirdzniecības vadītājs. Nu, kaut kādā baigā amatā strādāja. Tur bija Normāli čaļi, pa kurjeru sāk, viņš ir vadītājs. Es tev saku, tas bija kaut kāds, es nezinu, īsāk sakot, man skolas laikā, vasaras laikā es braucu, man bija šansīt servisā. Viskaļ ielā bija Suzuki servis centrs, tirdzniecība. Freibī. Un man tur bija iespēja, caur atbūšanu, man bija iespēja servisā papraktizēties. Viskaļ iela tur pie RTU, pie tā krustojuma. Jā, gandrīz, jā, tieši tā. Un man tur servisā, es tur riepas pamontēju, vēl kaut ko, es kā tagad atcerēšos. Man Džek, pirmā diena, viņi saka, tu tur baigais Meksas. Kāds es tur Meksas ar velosipēdu atbrauc, zikā? Tam, kuram rumba griežās uz rīta. 14, man bija 15. Škoļņiki. Jā, pilnīgi kaut kas tāds. Un viņš saka, reku, tur bēmas līdās iebrauks eļļu nomaini. Saka, labi, es biju dzirdējis, ka dzinēja ar eļļu. Viņš saka, reku, ir filtrs. Filtrs arī ir. Iemet iekšā, kad ielēja. Un iebrauc, un kā tagad atceros, tumši zils E12. Aha. 528. Jā. Man tēvam vienkārši tajā laikā bija, ne tajā laikā, bet vēlāk bija, tajā laikā bija 520. E12. Jā. Tas bija pirmā mūsu, tā kā bēmas bija mūsu pirmā importa mašīna ģimenē. Un tad bija tā, ka, kur ir eļļas filtrs. Un īsāk sakot, tie darbi gāja, un tad bija, man tur bija čoms tajā servisā Vitauts, kurš ar signalizācijām ņēmās.
Un man tā kā ar viņu baigi tā sanāca, sapazīt, tad es viņam palīdzēju tur kaut ko tur, padarīties tādām lietām. Un tad, protams, man marketinga spējas vai pārdošanas spējas iemānīja mani sakarā to, ka man taču ir pieredze signalizācija likšanā, iemānīja man pārdošanu. Zin kā autonoma, protams, es ilgi tur nenoturējos, tāpēc, ka ir pilnīgs jefiņš un vispār neko nesapratu, un tas ir, kauns domāt par to lietu, bet mēs visi esam tur bijuši. Un tad es aizgāju vienkārši strādāt uz Shellu sākumā. Un pēc tam tāds ilgākais darbs, kas bija staķiks. Shells jau bija kā staķiks. Shells bija kā Shells. Tagad tas ir staķiks, kad brauc Rīgā iekšā no Siguldas. Tad pa labi. Bet tā bija Degvils pilsēta. Tā bija Shell Degvils pilsēta. Tur bija pārdevējs. Jā, pārdevējs. Okay. Jā, tur, un tad pēc tam Statoils ienāca tajā laikā Statoils un tad Juglas Statolā. Tur es kaut kādu vairākus gadiņus nostrādāju. Tur pa turieni. Un laba skola. Mums tur bija superīgs vadītājs, kurš tā kā gandrīz kā tā fāters iemācīja visādas tehniskas lietas un tā tālāk. Viņš bija arī pietiekami stingrs un tā, bet bija beglab. Un tad pēc tam aizgāja bankas laiki. Tā kā es nezinu, kas tur notika. Tas bija tik sen. Tas ir tas vecums, ka tu tā kā tu eksistē. Kaut kur tev pavelk testosterons vai kaut kāda izaicinājuma. Tas ir normāli, tā jaunība. Un tad kaut kā sanāca, ka es izturēju laikam to konkursu, un tad es Hansbankā, kas ir Svetbanks, tad es tur biju konta operators kaut kādu laiciņu. Konta operators, tad es biju IT helpdeskā, zvanu centrā, tā kā palīdzēju tur darbiniekiem tik galā ar IT lietām. Tad pēc tam es aizgāju, tur Domina atvērās. Dominā bija Hansbankas filiāla, vērās vaļā. Tur jau es biju kā menedžers, jau, vietnieks. Tā kā tur, un tad pēc tam bija Aizkrūgas banka vēl. Tur banka sektorā arī pastrādāts. Un no Aizkrūgas bankas laikiem tad es arī iepazinos ar Dinu Bergenberģi, un tur arī autosports sākās. Īsāk sakot, kaut kā tā. Tā kā tas pirmais darbiņi ir kaut kādi visā tur bijuši, bet, jā, tāda ir būt. Okay. Jā, viss izklausījās tī loģiski. Tas sākums likās jau tāds aizdomīgs. Sākums bija vēl super aizdomīgs, jā, un tas arī tāpēc arī tur ilgi nenotriet. Jā, galvenais jau nebaidīties un pamainīt arī, vai noturies vai nenoturies. Līdz tajā vecumā. Jā, vēl viena no rubrikām mums ir spoku tests. Atceries portāls Spoki droši vien. Vispār es atceros tādu nosaukumu, jā. Un tad tagad viņiem joprojām eksistē, tur gan zem citas laikam lapas, bet visiem pavisam vienkārši mēs atrodam pilnīgi, es atļaušos teikt, random testu. Jā. Tavā gadījumā mums trāpījās, vai tu vari atpazīt priekšmetus tūplānā. Pārbaudīsim. Labi. Bet, jā, sākam. Forši. Pirmais. Kas tavuprāt ir šis? Zīmuls. Varianti arī ir, un tu jau šauji, ka zīmuls, jā, ok, tuliņās. Spiežam zīmuli. Ir pareizi. Tālāk. Kas ir nākamā bildē? Te jau inčīgā krāsns, nažu asināmais vai skūbeklis? Iezumā bišķiņu vēl mašiem, jā. Jā, man tas vecums, ka brīli jau vajag... drīzāk skūbeklis. Ot, es laikam minētu, ka skūbeklis. Ir pareizi. Yes. Labi. Labi. Ejam tālāk. Tā, kas ir šis? Rīves, Čiltavas, smilšpapīrs. Čiltavas. Es ar tā minētu. Labi. Tālāk. Kas tas ir? Ābols, tomāts vai zemene? Ābols. Baigi viegli izskatās viss. Paveicās. Jā. Viņam ar zīmēm bija grūtāk. Tā, drēbju birste, zobu birste, slota. Es domāju, ka zobirste. Jā, ir zobirste. Ejam tālāk. Es pat nezinu, vai kāds ir 100% atbildējis. Tu pagaidām labāko rezultātu. Tā, cepums, kūka, torte. Tā arī ir ieberziens. Jā. Cepums. Oreo. Man bija minējums, ka tas varētu būt Oreo. Tālāk. Kad iepadāt tā atslēgu saišu saspraude. Kas bija, kad iepadāt? Saspraude. Kad iepadāt, man liekas, bija... Jā, tas bija, kas tā. Jā, tas tāds. Jā. Ir labi, ejam tālāk. Kāds tas tāds? Zemene, Coca-Cola, pudeles korķis vai nagulākā? Interesanti. Tā, kas ir zemene, Coca-Cola? Zemene, kolas korķis vai nagulākā? Tas ir kolas korķis. Metāliskais. Izstās, jā, ir pareizi. Jā, bet metāliskais. Vēl šīreiz tā mums ir āmurs, plakanknaiblis, uzgriežņa atslēga.
Tas pēdējais laikam, es nezinu, kā to sauc īstenībā, bet tas ir tas, kas ir. Mēs viņu par šito santehniku. Ja tas ir pareizais nosaukums, tad ir. Nedod Dievs šito būt garām aizšķēms, ne? Vā, ne? Tālāk. Un tas šprica pilspalva adata. Īstās pēc pilspalvas. Ir veicīgi bingo. Ļoti labi. Es domāju, ka tādā pat tempā varam arī turpināt ar aktivitātēm, ar Maksīmu Mārupes banānu griešanu. Jā. Starp citu ir vēl viens, jāsaka arī vēl paldies Maksīmu Mārupē, jā. Uzsāksim mēs tādu nelielu sadarbību arī ar ēdieniem un kādām tādām lietām. Ja mums ir ko padzerties, mums ir arī ko uzēst. Ko apēst, jā. Jā, tāpēc mēs ņemam. Tagad aiziešu pēc savu telefonu. Un kā jau Jānis teica, viņš jau zina, ka tāda lieta ir. Beidzot, kāds zina, jo parasti pie mums nāk, man liekas, un neviens tad īsti nezina, kas būs jādara. Tā kā tu zini. Bet šis ir ārkārtīgi grūts uzdevums. Ir vai ne? Un mēs es abrīnoju tos cilvēkus, kas ir super precīzi uzgriez. Nu, te visādi rezultāti ir, jā, bet, kā jau es minēju, tad mums ir divi džeki, kas tur gramu atšķirīgi pārgriez. Bet es tieši tāpēc teicu, ka mēs domājam, kādu augli, lai griež, un mēs paņēmām banānu, jo viņš ir riktīgi kaitinošs, lai trāpītu. Ļoti, jo tas kātiņš un, oh my God. Tas izliekums arī jānosver, cik sākumā ir. Nu, varam arī tā izdarīt. 153. Uzsit. Jā. Uzsitīšu, tu filmē viņi tagad aprēķinus, kā viņš tur izdomās. Droši padomā. Tā. Jo, es tev varu pateikt, ka divi čaļi viņi tur uz pirksta cilāja un skatījās, kā viņš tur gorās. Pat drīkst to darīt? Kāpēc drīkst? Šitie varētu. Es vairs nevienam neteikšu. Es domāju, viņš tev mums redzēja. Nu, vot, un mēs šitā ideja laba ir, jā. Tad vismaz aptuveni tu zini to punktu, pēc kur. Kā, jā, bet viņš man tā neliekas, ka viņš tur varētu. Labi, baigi izskatās. Es esmu piedāvājis citiem arī gareniski griezt, bet neviens jau to nav mēģinājis. Es ceru, ka es galdu neskrinu. Tā, viss kārtībā. Skatāmies. 8-1. Nu jā, tur bija 153, tad 72 un 81. Švak. Starpība mums 9 pret 153. Sliktākais rezultāts? Nē, es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. 5,88, 5,9%. Ir mums arī bijis 6,66, tā kā... Jā, tu neesi pēdējais, tas jau ir labi. Tu pats zini, kā šis paliek. Tagad, kā otrais paskatās, liekas, kur es nogriezis? Labi. Ir ok. Es ņemu to testu, ko es uz 100% izpildīju. Jā, to tu vari ņemt, bet... Mazās uzvaras. Jā, tā, šis. Ko tu varētu novēlēt skatītājiem un klausītājiem vispār? Pilnīgi no zila gaisa, jebkas, ko vien tu vēlies? Domājiet pozitīvi. Tas ir pirmais, kas man nāk prātā. Zini kā, ir tādi galvenās lietas, uz ko tu balsti savu dzīvi, un viens no tās, ko es arī meitai savai mācu, ir dari citiem tā, kā tu gribētu, lai ar tevi darītu. Jā. Tas ir, man liekas, ka baigi svarīgi. Un elementāras lietas, vienkārši iecietība, līdzcietība, sapratne, pozitīvās lietas. Mēģiniet visstrakākajās, sliktākajās lietās mēģiniet atrast vismaz kaut ko drusciņu pozitīvā. Nu, kaut ko. Nu, nav jēgas sevi čakarēt kopā. Nu, nav. Protams, viegli to pateikt, kad tu esi labā stāvoklī, emocionālā visā pārējā pa dzīvi, bet vienkārši, jā. Mēs jau te arī pa satiksmi, ka runājam, vienmēr sakam, jo labāk cilvēks dzīvo, jo mazāk viņš sūdz taisas. Viņam tā kā nevajag neko, ne viņam steigties kaut kur vajag neko. Protams, tas ir skaidrs, ka tas viss korelējās. Tāpēc es teiktu, ka atrodiet. Manā dzīvē, piemēram, ir tā, ka es šobrīd, jau pēdējos vismaz 10 gadus strādāju to, kas ir mans hobijs. Jā. Es jums arī iesaku. No visas sirds iesaku. Tas ir labākais, kas dzīvē var notikt, jā. Un nepadoties līdz neatrod to, jo atsēdēt visu mūžu vietā, kas nav varbūt tā. Tad arī pozitīvo būs grūti atrast, domāt pozitīvu un vispārējo. Jā, tā tas ir. Tā kā jā, tikai pozitīvu vibe, kā saka no manis. Viedi vārdi, mēs arī visiem skatītājiem sarūpējam pa kādai dāvaniņai. Kā jau minējām iepriekš, tagad arī ar visu banānu griešanu. Paldies Maksīm Mārupei. Viena no dāvanām tev... Viena no dāvanām, paldies Maksīm Mārupei. Lūdzu, tev dāvanu karti. Droši brauc uzēj kādu piciņu.
Vai arī Jā. visu ko citu tur ir vēl? Tur ir daudz sushi ar garši, gardiem tur ir ēdieniem. piciņi, Šis ir ļoti burgeri. patīkami. Paldies, jā. Paldies Maksim Ārpē. Jā, un otra, mēs tomēr, lai gan mums ir atbalstītāji, kas dod savus dāvanas, mēs gribam pieturēties pie tā, ka mēs savu vienu pēc saviem Pēc ieskatiem saviem atrodam. iestiem individuāli Jā. katram Jā. piemeklējam. Un tavā gadījumā tev vienmēr ir bijusi Rexona. Pamēģini Old Spice, gan jau neiebildīs tev sponsori. Kas zina, labs kas variants. zina, jā. Dezīts tev. Ļoti labi, paldies. Dezīts Jā, tev es arī novērtēju. Bet skaties, kādu foršu mēs sadarbību ar Reksonu esam uztaisījuši, ka to atceros. Protams. Jā? Tas Jā. ir kolosāli. Bet, nu, Jā, zini, paldies. varbūt var pārdāvināt kādam vismaz, ja tev Nē, tikai labi, Rexona. labi, es pamēģinu. Viss labi. Jo, lai tu novērtētu kaut ko, tev ir jāsalīdzina. Zini, Vai kā, ne? nu, Vai ne? tev ir jādod pretī tiem sponsoriem kaut kas, lai tu varētu saprast, Tā cik labi ir. viņi ir. Jā. Jā, Tā kā bet tā. Ļoti labi, visādi paldies, citādi noteikti vēlam tev Klausās. panākumus gan sportā un Latvijas autosporta federācijā, kas zina, kāda tur mums rezultāti, to mēs sapratīsim. Jā. Ieliksim arī podkāstu beigās ģimenē un visur citur. Bet arī tas, ko mēs visiem viesiem sakam, Jā. tad skatiens kamerā. Un mani sauc Jānis Vanks, un šī ir ņirktuve. Mani sauc Jānis Vanks. Un šī ir ņirktuve. Yes, paldies. Super! Paldies, ka atnācāt! Jā, super. Tiekamies Paldies. Paldies. trasē. Bija ļoti trasē, interesanti jā. saruna. Jā, Jā, super. apusēji, vispusēji. Čau. Čau. Katram sava virtuve, visiem viena ņirtuve!